dzīvē jau veiksme rodās tikai tad, kad kaut kādas šķēres ir. Mēs esam ļoti daudz šajā podkāstā runājuši par to, ka cik svētīgi ir tā mātes loma. Es neesmu viss šašliks, steiks. Un tu vēl uzdrošināji. Es pateiktu, ka tas nebija nemaz tik ātri. Tu esi veiksmīgs tad, ja tev pieaugušie bērni grib ar tevi pavadīt laiku. Tik daudz Ziemassvētku mums vēl būs kopā visiem kā ģimenei. Tad cik vērtīgs ir šis moments? Mans vīrs droši vien ir liecinieks tam, cik neciešam var būt sieva, ja viņa ir izdegusi, un tas bija briesmīgs laiks. Cik tu esi brīnišķīgs. Jā, vislabākie vīri jūs esat. Brāļi un māsas. Nē, lūdzu, nesaki brāļi un māsas. Nē, man liekas, labs ir brāļi un māsas. Noliec telefonu. Tagad mēs filmējam. Un tad tu vari turpināt savu Jā, davai. ģimeni. Es sveicināts ģimene augu podkāstā. Šī ir vieta, kur mēs, Gotauta ģimene, es, Līna un mans vīrs Gustavs, sarunājamies ar ģimenēm, kuras iedvesmo mūs un cerams iedvesmos arī tevi. Jo katrs iedvesmojošs stāsts sastāv no drosmes, neizdošanās un vēlmes augt Un būt laimīgiem. un būt laimīgiem. Tādēļ skaties, klausies un dalies ar ģimeni augu podkāstu, lai arvien vairāk cilvēki izvēlētos augt kopā ar mums. Aiziet? Labdien! Nesot labs sveicināties krieviski, bet mana krieviskā daba, jeb mana bērnības saknes man aicināja to šodien darīt. Iedomāsimies, ka tie, kas zina, kā sveicinās krieviski, es arī krieviski ar jums sasveicinājos. Vēl projām mana superskaistā sieva ar manīm. Sataisīja matus, un tagad ir paskatieties, kā. Vēl skaistāk. Ļoti Labrīt. Sveiciens visiem podkāstu klausītājiem. Ir pagājušas 2 nedēļas. Cerams. Cerams 2 nedēļas. Mums pēc iepriekšējās sarunas mēs sapratām, ka mums diezgan labi sanāk bez scenārija un skripta taisīt sarunas. Tā kā mēs turpinam un neapgrūtinam sevi ar nekādiem skriptiem. Šodien mums ir arī, kā parasti, brīnišķīgi viesi, neparasti cilvēki. Kā teica viens mūsu viesis, tāds padomju laika paraugu pāra profesionālais tituls tiek uzlikts viņiem inženieris un doktere. Dora un Kristiāns ir Rimkusi. Okay. Nu, mēs nelokam. Okay. Bet man liekas, ka ļoti skaists uzvārds jums ir. Ne? Sveiciens jums. Paldies, ka jūs atnācāt ar mums parunāties. Kāds zinājis, kur ir nāk, kādam pilnīgi nav nejausmas, kur viņš ir Tā mums atvilcis. pārī tieši tāpat tās ir. Ja kāds zina, ar ko viņš sariekās, kāds nojauta. Tātad šis ir ģimenes podcasts, ģimene aug. Pēc tam varēs YouTube paskatīties. Ir mums jau dažas epizodes iefilmēts. Tātad šeit mēs sarunājamies ar ģimenēm, ar pāriem, vai dažreiz arī ar speciālistiem par kādām ģimenēm svarīgām tēmām. Un Vēl projām mēs gaidām tās ģimenes un tos speciālistus komentāros. šodien mans lielākais izaicinājums droši vien būs nepagriezties tikai uz Doras pusi un nerunāt tikai ar Doru, kā ar speciālistu, par kuras droši vien varētu runāt par ļoti daudz dažādām tēmām ilgi un vairākas stundas. Bet tomēr es tevi aicināju ne kā speciālistu, bet kā Doru, kas ir arī sieva, mamma un ļoti gribēju redzēt tavu partneri. Man burvīgo vīru. Tavu burvīgo vīru, tavu dzīves partneri, kurš arī ir izvēlējies ne tik ļoti vienkārši droši vien cilvēku, ar ko būt blakus. Un, Es nezināju, uz ko es parakstos. Man nebija nejausmas, un tur es varēšu tam mazliet pieskarties, kā tas ir būt. Man tieši bija jautājums, vai tu zināji, ko tu parakstīji? Mēs ar šo sākam. Jāiet. Bet tas īstenībā ir jebkurai lietai, ja tu pēc tam atskaties atpakaļ, un ja tu būtu zinājis, kam tu iesi cauri, ļoti liela iespēja, ka tu to nedarītu. Es pat neteiktu, ka tā sajūta pa iešanu cauri, bet tas ārsta dzīvesveids, tur maiņu darbs, tur vakar kaut kur pazūd, un tad tur, ja bērni dzimst, tad tur vienalga kāda svētki, tad bērni dzimst, un tad viņi nav. Un to tā kā es neapzinājos. Bet tagad es zinu. Neviens neiedēv instrukciju līdz tā, kā jūs prasījāt ar dakteri. Vai ne? Bet, starp citu, šodien braucām liftā un Gustavam tieši teica, viņš prasīja, ar ko mēs sarunāsimies, kas mums šodien ir pa viesiem. Un es viņam saku, tur būs Dora, kas ir ginekologs, dzemdību speciālists, un tad vēl. Un es viņam saku, tā būtu mūsu dzīve ļoti iespējams, ja es būtu izvēlējies nedzemdēt 4 bērnus, bet iet vecmātībā līdz galam tā kā, un strādāt šajā profesijā. Tad sarunāties varbūt ar nākotnes. Kaut kādu vīziju, kādas varētu izskatīt. Vēl viss priekšā, Līna, vēl viss priekšā. Jā. Bērni izaugs un tad? Ko tad darīs tad? Man vīrs liks baudīt dzīves, jau zinu, viņš man tāds. Ar maniem ļoti vienkārši ir visi cilvēki, kas man apkārt, viņiem vienkārši jābauda dzīve. Jo baudot dzīvi, man liekas, ar tikai
baudīt dzīvi. Bet mēs tagad pagriezīsimies pret viņu, pajautāsim. Mēs vienmēr sākam ar iepazīšanās stāstu, kā sākās jūsu attiecības, kā jūs iepazinājāties. Kur jūs... Vai to drīkst stāstīt? Jā. Nu, tad aiziet. Lūdzu, domā, ko runā. Es, jā. Viņš jau var nedomāt, viņš jau neklausās. Tev būs jāklausās šis ieraksts pēc tam. Tagad mēs vēl vairāk gribam dzirdēt. Kā ir? Es sākšu ar sievas mātes versiju. Ļoti īsi kodolīgi. Nu, mēs iepazināmies bārā. Un mazliet detalizētāk. Es ar čomu, abi vientuļi džeki. Man bija 30 gadi. Vai 29 vai 30? Laikam 30. Tu jau biji vecs. Jā. Gājām, uzvilkām žaketes. Kreklus un gājām. Meklēt dakteris. Meklēt meitenes. Vispār tā arī bija. Un čoms strādāja finansēs. Viņš teica, ka žakete un uzvalks perfekti strādājot, uzreiz tā kā atdalies no tās pelēkās masas. Un mēs gājām un vienkārši Tos runājām. nebija nekad mēģinājis. Tev neviens nebija pateicis. Jā, un tas bija tā, kad mums ar čomu sarunājām, lai nav minstināšanās, tikko mēs viens otram parādam, tev jāiet. Vienkārši bez bremzēm uzreiz mēs ejam runāt. Un es ieraudzīju Doras draudzeni, bija pie galdiņa, un es vienkārši ieraugu, viņa ir viena, hop, ej, viņa aiziet, tad draugs aiziet, un tur pēc kaut kādas minūtes Dora nāk, un es Dorai, stop, tu tur nevar iet, tur tev draudzene aizņemt. Un tad mēs Dora sākām runāt, mēs kopā visi sākām runāt, un tā mēs iepazināmies. Mums nav kopīgu draugu, mums pilnīgi katram savas dzīves. Kurā bārā jūs ir? Tā bija Roka kafejnīca. Mēs arī Roka kafejnīcā. Vienā tur no pirmajām neiepazinām. reizēm uz tām trepēm 3. stāvā. Labi. Ko mēs tur tikai runājāmies? Jā, tā Bet, bija saruna. Mēs Man ar tikai runājāmies. Klausies, man liekas, ka tā tikai meitenes dara. Kad ir šitā, iet ar domu. Apucējās. Nu, jā, arī, jā. Džeki arī uzvalk tīrāku. Nē, bet ar domu, vai uztaisīsim kaut kādu spēli, tur kaut kā tur, vai tu tur ar šito un tā, un tev izaicinājumu došu tagad aiziet pie viņa tur nodēs. Man reāli likās, ka tikai meitenes tā darīs pirmo reizi dzird, ka puiši arī tas. Inženiera profesijas lāsts ir. Es pirms universitātes tehnikumā mācījos. Tātad bez meitenēm blakus no 16 gadu vecuma. Tikai džeki tur. Inženierzinātnes, tikai džeki tur, darbā, tur viss tehniskās zinātnes un tā tālāk. Un nav tā vide tāda. Un tur bija kaut kādas vienas neveiksmīgas attiecības, otras neveiksmīgas attiecības, vai pusveiksmīgas attiecības, un kur kaut kas līdz galam nesagāja. Un tad bija mērķiecīgi, vai jāizraujas no vides. Jāizraujas no vides, kur? Uz ielas? Nē, tad kaut kādā klubā. Savukārt, mana versija. Nē, vispār tieši tāda pati. Bet es gāju uz Roka kafejnīcu ar savu draudzeni, jo viņa bija tikko izšķīrusies no savām attiecībām. Viņai tur bija mīlas mokas, un es biju izšķīrusies no savām attiecībām. Un es biju pateikusi, ka man būs celibāts. Es vispār nebūšu nevienu kopā, un es taisīšu bērnu no spermas bankas, un vienkārši man nevajag nevienu vīrieti. Es biju ļoti, ļoti sāpināta tajās iepriekšējās attiecībās. Un es sapratu, ka vienkārši vispār vairs nekādas attiecības neuzķeršos uz šito. Un tad viņš man apturēja tajā brīdī, ejot uz Roka kafejnīcu, un es teicu, laid mani vaļā, kur gribēšu tur iešu. Un es vienkārši aizgāju. Pēc tam es nāku lejā, viņš vēlreiz man aptur un saka, lūdzu, netraucē manam draugam. Mēs varam palikt tā kā abi divi parunāt. Un man vispār nebija nekādas motivācijas ar viņu runāt. Bet kaut kā mums tā sarunas vārds pa vārdam aizgāja. Un tad jau kaut kā aizgāja. Godīgi sakot, es pat sākumā neiemīlējos. Tas vienkārši notika ļoti, ļoti pakāpeniski. Cik ilgā laika periodā tas... Tas arī nebija ļoti ilgs laika periods. Pakāpēs 2 nedēļu laikā. Pakāpēs nedēļas laikā iemīlējos. Mēs principā iepazināmies, pēc 3 mēnešiem sadarinājāmies, un vēl pēc 5 mēnešiem apprecējāmies. Tas bija ļoti ātri. Tu vēl uzdrošinājies. Es pateicu, ka tas nebija nemaz tik ātri. Man likās. Un cik jūs ilgi teikt esat kopā? 6 gadus. Vairāk. Un tas jau bija... Mēs esam 6 precējušies, tad 7. Tad tas jau bija posms, ka tu jau biji iekšā medicīnā, jau savā profesijā un zināji, ko tu gribi darīt. Jā, es zināju, bet es vēl nebiju, es mācījos tikai par ārstu. Es vēl nezināju, ka es iešu tur uz ginekoloģiju, jo man sākumā likās, ka es noteikti neiešu uz ginekoloģiju. Tas vispār nav priekš manis, tāpēc, ka es taču neiešu mammas pēdās un tā. Bet kaut kā beigās ar tiem cikliem es sapratu, ka es gribu būt ginekologs. Bet tad, kad mēs iepazināmies, es viņam teicu, ka viss būs kārtībā, tur ārsta profesija, tur, tu zini, no 9 līdz 5 vai no 8 līdz 5, 4. Un tad tai mājās nebija tāda
viņam nebija ne mazākās nojausmas, varbūt man tā šķiet, ka nebija ne mazākās nojausmas, ka es 100% iešu uz ginekoloģiju, jo tad es vēl mācījos 3. kursā. Kas tas par smaidu? Vēl nebija 100% pārliecība. Saki, kā tu domā? Bet arī studijas jau diezgan intensīvas un daudz paprastojot praksēs, un tāpat jau tu neesi. Vai tas ir kaut kāds solījums visu laiku, kad būs kaut kāds brīdis, pēc kura paliks kaut kas labāk vai mainīsies? Es visu laiku viņam tā solu. Es saku, tagad pabeigsim rezidentūru, un tad viss būs superīgi. Tad es vienkārši varēšu strādāt tā mazāk un piezemētāk. Bet patiesībā, tā, ka mēs apprecējāmies, pagāja 2 mēneši, un es paliku stāvoklī. Mēs vēlējāmies bērniņu, un es aizgāju akadēmiskajā studiju pārtraukumā, un es biju mājās, jo mans tas pamatmērķis bija ģimene, un joprojām ir ģimene. Un es aizgāju akadēmiskajā studiju pārtraukumā, un tad, principā, mēs iemācījāmies tās attiecības tādas, ka esmu mājās ar bērnu, un viņš man ir atbalsts un ik pa laikam dodās uz darbu, un viņš var strādāt arī no mājām, un tad ir tā daudz vieglāk. Bet tad es atgriezos medicīnā, un bija vēl arī bērns. Un tad gan nebija diezko vienkārši, joprojām nav. Jo tas galīgi nav. Es nezinu, tad, kad tu, piemēram, tu gāji uz bāru, tu gribēji satikt savu draudzeni, sievieti, dzīves partneri vai tā kā committed to serious relationship tagad, ja? Un tad ienāk, un kas mums ir, katram mums ir kaut kāda vīzija par to, kā tās attiecības izskatīsies, piemēram, tev arī droši vien ir, ka sievai ir kaut kāds, labi, varbūt tev nav, plūdējis, tā teikt, pa dzīvi, bet, ir kaut kāds, tā doma, kad es apprecēšos, būs mana sieva blakus, audzinās bērnus, būs mājās un kaut kāds tāds tas. Nē, gluži. Kā mēs jau ļoti kopējam vai redzam to vidi, kurā mēs esam uzauguši. Un es uzaugot, mana mamma strādāja finansēs, lielā uzņēmumā, bija finanšu direktors, un tēvs bija projektu vadītājs, tur celtniecībā darbojās. Un pašvaldībā realizējot projektus. Un man bija tā, es tēvu redzēju vairāk kā mammu, jo mammai bija lielais amats. Līdz ar to man tas fails, kā ģimenē notiek, ir ok, kā viņi strādā, abiem ir karjeras un tā tālāk. Un man nav nekad bijusi tāda klasiska tāda. Jā, tāda izpratne par to, ka kā sieva sēž mājās un neko nedara. Nesaki tā. ne tās, kas sēž mājās, nevis neko nedara, bet dara vairāk kā tās, kas iet uz darbu, ieslēdzās mans feminisms. Vai šito mēs vēl varēsim parunāt pēc tam, jo tas uzskats varbūt tāds. Man liekas, tas tā automātiski ir, vai ne? Ja tā pasaka, bet, un tad tu satiec to savu izvēlēto dzīves biedri un saproti, ka galīgi. Un tad ir jāmeklē jauns ceļš. Kā mums šajā vispār attiecību modelī sasniegt? Kā atrast to ceļu? Jo es, pieņemsim, nevaru iedomāties, kā būtu, ja Līna strādātu. Un mēs arī nevaram dot baigos padomus, kā ir iestrādāt. Bet jums ir 4 bērni. Tā ir milzīga atšķirība. Mums ir 1. Jā, bet tur jau mājās nav ko darīt, kā teicu. Es to nedomāju. Labi, viņš jau noteikti to nedomāja. Bet vienkārši, kā ir dzīvot šādā modelī, es teiktu, diezgan apgrūtinoši reizēm. Nevienmēr, bet reizēm. Protams, ka tad, kad man personīgi ir tā sajūta, ka tad, kad ģimenē vai mājā ir kaut kas bišķiņ par daudz un gribās izrauties, tad tu vari aiziet uz darbu un tur ir pilnīgi cita vide un cits mikroklimats un ir viegli. Un tad atnāc atpakaļ un atkal es ar svaigu prātu, bet man reizēm ir tāda vainas sajūta, kad es dodos uz darbu un atstāju savu bērnu mājās, un es esmu daudz par to domājis un sev vainojis, ja man tā jāiet uzreiz dziļumā šajos jautājumos. Un, es arī gribētu būt vairāk klātesošs savam bērnam, kurš aug, jo tas ir vienreiz dzīvē, un viņš izaugs. Un tad es vairāk nekad nebūšu šajā periodā, kur viņam ir 5 gadi, kur viņš ar mani spēlē kārtis un durakus un bēdājās, ka viņš zaudē. Un tad viņš dara visu, lai atkal uzvarētu, un tad viņš izstājās no šīs spēles. Es to nekad vairs nepiedzīvošu. Tas būs pilnīgi citādākā veidā, kā tas pēc tam nākotnē attīstīsies. Un tāpēc es esmu ārkārtīgi pateicīga tev, vīrs, par to, ka tu uzņemies šo bērna lomu. Principā tu uzņemies to mammas lomu caur sevi ļoti daudz. Paldies tev. Jo man citādāk ir grūti. Ja viņš arī strādātu visu laiku 24/7, būtu ļoti, ļoti. Tev arī ir kaut kāds uzņēmums savs, un tu esi uzņēmuma vadījis. Jā, inženieris uzņēmējs. Jā. Kā inženieris tu jau to nevarētu pavilkt, ne? Bet kā uzņēmējs inženieris jau var to pavilkt. Uzņēmēja priekšrocība ir tas brīvais grafiks. Tā kā tās darba stundas savācās kaut kur pa vakariem, pa kādām brīvdienām, un tā kā maz strādāt nesanāk, bet tas elastīgais grafiks ļauj jebkurā brīdī būt mājās, jebkurā brīdī pārplānot, atcelt un pielāgot savu grafiku. Un ļoti, ļoti reti ir tās reizes, kad es saku, nezinu, ja ir izstāde nepārceļam. Tā. Bet tev arī droši vien var dēlu paņemt līdzi kaut ko. Jā.
Viņam vispār ir interesanti. Viņam arī patīk. Viņš tur uzreiz, protams, tur jebkurā kabinetā, kur ir mans dēls, tur darbs apstājās. Viņam ir Saks jautrība. Jā, ir kaut kāda viņam tur kāds 3 most favorite inženieri, pie kuriem viņš aiziet, un tad tur elektronikas inženieris viņam tur pamāca tur palodēt kaut ko. Cik forši, vienkārši, wow, man liekas tik interesanti. Man vecāki strādāja, kādreiz mēs dzīvojām, kad laukos dzīvojām, man vecāki strādāja alus-darītavā, milzīgā alus-darītavā, un man vienkārši, tagad es tā domāju, ir tādu skatu, ko tad tas bērns tur vilktos to alus-darītavu. Bija pāris reizes, kad man paņēma līdzi, un vienkārši man liekas, ak, Dievs, cik milzīgs iekārts un kas tas ir, un viss tā smarža, un kaut kas te pēc eļas, un kaut kas tur tā un šitā. Un liekas, tik interesanti priekš bērnu, tas ir wow, ritīgi forši. Tad, kad viņš bija tāds 3-gadnieks, bija grūti, jo man likās, ka viņš tur sev nogalinās, un tur instrumenti un visādas iekārtas un tā tālāk, un tur var sevi savainot. Tagad jau pēc 5 gadiem tā apziņa nāk, un viņš tā, kad viņam iedod vadlīnijas, viņš viņam arī klausa, un tad viņam iedod instrumentus, vadu kaudzīti kaut ko tur vēl, un viņš tur darbojās. Tad nākamais inženieris droši vien. Tā viņš sev sauc, bet laiks jau rādīs. Mēs nespiežam uz to. Es nespiežam, es priecātos, bet es viņu kā mērķiecīgi nevirzīšu tur. Bet ja mēs ņemam par tiem normāliem cilvēkiem, ja mēs runājam, kad normāls cilvēks pareizi tā, es pasūtīju steiku, man atnesa visu šašliku, man nevajag visu šašliku, izbeidzam šo visu, meklējam steiku. Jaunu sievu, tu domā? Jā, respektīvi, tu pasūtīji, tu tā kā teici, man nebija instrukcijā rakstīts, ka būs šādi. Tev kā vīrietim. Kas ir tas, kas ir tās, labi, viens ir tev bija piemērs ģimenē, kad, sieviete var strādāt, tur daudz un tā, bet kas ir tas, jo, manuprāt, ļoti daudz, kur šie kantainie, sturgalvīgie vīrieši izjauc īstenībā ļoti skaistas attiecības, tāpēc, ka kaut kas nenotiek tā, kā tu man toreiz pie tās bāra Let's Rokafēnīcā teici, vai tā kā tu man soli. Un, man liekas, es arī esmu sevi ļoti augstu novērtējis, pēc tam atpakaļ skatoties, ka tu visam saki jā, tu visam piekrīti, tu viss dari, un tad tev liekas, ka viss saliksies. Bet kas ir varbūt kaut kādas tādas tavas lietas, kas tev ļauj tāds, labi, atnes visu šašliku, ēdīsim visu šašliku. Es neesmu visu šašliks. Steiks. Nē, ir tas joks, kad ir kaut kāda ir. Vienkārši samaini vārdus. Divi bagātie cilvēki runā, ka viņi saka, ka ja atnes, ja tu pasūti steiku un tev atnes visu šašliku, ko dari? Vienkārši apēd visu šašliku. Divi tur trūcīgi cilvēki runā, ja tu atnes, ja pasūti tur steiku un tev atnes visu šašliku, protams, ka tu uztaisi skandālu un pasūti, grib dabūt savu steiku, jo tu esi izdomājis, ka tas plašāk domājošs cilvēks, viņš tāds, laikam te kaut kas ir. Tā ir, kad saki? Tas piemērs par to, kad bagātāki cilvēki. Es nezinu. Es domāju, ka tu arī noteikti apēsi šašliku. Es vienkārši teiktu, tad man bija lēmts to šašliku apēst. Jā, vispār garšīgs, ļoti labs. Man laikam, es pēc temperamenta esmu ļoti adaptīvs un elastīgs. Es pielāgojos visām situācijām, un man nav tā, ka uzreiz, kad dzīvē tur kaut kas pamainās, vai kaut kas atceļās, vai pārplānojās, vai kaut kāda baigā traģēdija. Man ir fine ar to. Līdz ar to tādā vieglā hausiņā es diezgan komfortabli jūtos. Un tā atšķirības ar to sašliku un to vistu, jā. Steiku. Es esmu starp steiku un vistu. Mūsu mazie šašliki. ir tā, ka, kādreiz kaut kas noraujas, vai tev kādreiz vienkārši jābūt. Vai, tas tādās atsevišķas dzīves situācijas, citreiz 3 reizes nedēļā, citreiz 2 nedēļās, vienkārši tā kā gribējās tā, bet tā nesanāk. Bet es kaut kā baigi neiespringstu par to. Jā. Nav tā, ka tas ir kaut kāda tāda grūtsirdība vai kaut kāda nožēla, vai kā es tur nezināju, kā tur ir dzīvot ar ārstu kopā. Nē, es neapzinājos, ko tas nozīmē, bet tas ir pilnīgi atšķirīgi nekā es biju iztēlojies. Jo likās, ārsts, foršs, tas tā kā inženieris tikai tur pēc cilvēkiem. Ja? Bet man galvā nebija tāda faila vai tāda koncepta par to, ka tas nozīmē, tur ir maiņu darbs un ir kaut kāds on the spot ir jābūt, un tas ir svarīgāk, īpaši dzemdniecība. Tad tev ir jābrauc tad, kad dzimst, un tas nebūs tā, ka ieplānosim tur pēc 3 dienām. Un tā ir tā lieta, kas tā kā ir nākusi šī apzināšanās par šo, ka tas tā ir. Bet skaties, tu, kad iepazinies tajā uzvalciņā, tu biji inženieris? Es biju tehniskais direktors Aerodījuma būvējā. Tagad tu esi uzņēmējis, skaties, tev īstenībā pateicoties šim šašlikam, šašlikam, ko tev atnesi, ja? Tu iedevi to, ka tu esi kļuvi ļoti adaptīvs, jā, pareizi ir? Zvancēts. Nē, ka tu vari pielāgoties situācijām, tas adaptīvs ir pareizs vārds, ja? Jā, ka tu vari pielāgoties tam, kas ir. Un tas, man liekas, ir tāda, man kā vīrietim noteikti, kad ar 4 bērniem ir tā, ka, principā tu neplāno neko.
Nu, jo tu tagad sēri, tu uztaisi kalendāru, un tu ceri, ka sieva kaut ko neieplānos. Jo, pieņemsim, šobrīd man bija jābūt kaut kur citur. Jo es biju saplānojis, un sieva bija aizmirsusi pielikt kalendārā. Es biju ieliks pagājušā ceturtdienā. Tad ir ne tikai bērni, bet ir arī sieva, un tad visu laiku tā dinamika viss, bet tā kā tu vari mēģināt to visu kontrolēt, tu vari mēģināt visu, nē, bija jābūt tā, kā es teicu, jo tāpēc mēs iepriekšējā epizodē tieši runājām par to, ka vajag tā, kā ir, vai arī Nē, tu vari... viņam vispār tā nav. Bet- Es arī šitāpat, es būtu aizmirsus Līnas vietā. Man ir tieši šis pats haoss manā kalendārā. Es šodien ielieku, ka mums šodien vakarā ir randiņa vakars, kurā viņam ir darba sazvans ar kolēģiem. Un viņš saka, man ir sazvans, es saku, bāc, bet mums ir randiņš. Viņš tāds, labi, plānojam citā vietā. Man arī īstenībā es esmu pieredzējis pie tā, ka Gustavs ir tik elastīgs, ka man liekas, bet viņš jau varēs atcelt. Varēs, Nebūs viss tas traki. Un tad ir piecreiz, ik pa laikam ir tādas tikšanās, kur tu nevari atcelt, un tad tu ar 2 bērniem rokās ved no ko. Man bija tā, ka man bija tikšanās ar vienu finanšu pārvaldnieku, kurš man tur ar Šveices banķieriem palīdzēja darīt, un man bija visi 4 bērni mašīnā tajā brīdī. Un visi kaut ko grib. Kur es padlu droši. Man izrādās padlis. Bet man liekas, ka šitais, priekš vīriešiem Labākie tāda... vīri jūs esat. Jā, paldies. Bet man liekas, ka šo uztrenēt to, ka saprast, ka ģimene principā ir 100% garantija uz to, ka viss ir mainīgs, bet atkal no otras puses tur arī tu spēj arī profesionāli kļūt super elastīgs, lokans un adaptīvs, un tas arī dod tev iespēju pacelt kaut kādas lielākas slodzes, ko tas tā kā mums te teica, normālo cilvēku prāts nespēja aptvert. Paldies, sievai. Paldies. Jā, paldies jums, sievas, ka jūs Paldies mums visiem, paldies. ļaujat būt labākiem. Jā, bet es klausījos, es saprotu, tad Kristiāna, tu esi tas, jums nav auklītis, tad Kristiāns ir tas, kurš bērnu ņem uz... Mums ir auklītis. Bet runājot ar veiksmīgiem cilvēkiem, man tā kā labi, paņem soli atpakaļ, garāk atbildi būs. Tātad man ir uzņēmums, kurš profesionāli sniedz projektēšanas pakalpojumus, un mēs esam uzņēmums, kas izstrādā jaunus produktus dažādiem uzņēmumiem. No lielā Rīgas panorāmas rata, kas ir mūsu projekts, līdz visādiem maziem gadžetiem, tas ir, ko mēs profesionāli darām. Un šis darbs man ir devis iespēju strādāt ar veiksmīgiem citiem uzņēmējiem un veiksmīgiem cilvēkiem dzīvē. Un tiem var daudz ko mācīties. Un es vienu no saviem jau tā kā draugs un paziņa, kurš man reizēm klients teica tā, ka tu jau vari arī tur ar šoferi tur aizsūtīt pēc tur bērniem un tur auklīti to un auklīti šo un tā tālāk, bet beigās, kas ir tie cilvēki, kas uzaudzina tavus bērnus. Līdz ar to es tā kā ļoti novērtēju to laiku, kad es pats varu. Un auklīti ir tikai tā kā randiņš un kaut kāds, kad nesaliekās. Tur pāris reizes nedēļā mums auklīti varētu būt. Jo citādi sanāk, kad... Pat retāk vīriņi. Pat retāk, jā. Tā, ne vairāk par pāris reizēm, reizi nedēļā, citreiz 2 nedēļās. Un es tomēr prioritizēju, lai tas laiks būtu ar bērnu kopā, un es to laiku pavadu. Bet tas ir ļoti sarežģīti, jo tāpēc, ka tu tā ļoti vienkārši to pastāsti, jo tu esi uzņēmējs, tu esi tikko sācis, tu gribi, ja tur 5, 6, vienalga, cik tur... 5. gads, vienalga, pirmie 10, 15 gadi, tu esi tikko sācis, tev katru dienu liekas šitot tā, un tu gribi tik ļoti darīt, un tu saproti, kur tikai šities ir jāizdara. Jā. Bet nav jau laika, tur tas bērns, 2, 3 kaut ko vēl tur... Tev 4, viņam ir, viņš sarunā ar savu dēlu. Ne jau par dēlu. bērnu skaitu, tas ir par to, ka tev ir šī prioritāte, kad es gribu būt tiem bērniem blakus, es arī esmu izvēlējies 10 gadus būt mājās, nevis strādāt ofisā un atslēgties no tiem bērniem, un tad... man liekas, ir tik grūti to savu kaut kādu to dzīvniecisko vēlmi, zini, aiziet, izdarīt, bet man tas ir palīdzējis tādā veidā, ka es esmu man ir daudz vairāk darbinieki, pateicoties tam, kā tev tas ir palīdzējis. Jo gribās izdarīt tās lietas, bet nevar, jo nav laika. Nekas neizdara. Tas arī izmēģinājums. Jā, tāpēc, ka idejas ir 10 reizes vairāk, kā iespēja tās realizēt, un dzīvojot tādā konstantā laika trūkumā un nespējā visas lietas izdarīt, sāc tāda hiperprioritizēšana. Vienkārši ir tās obligātās lietas, kas tā kā toč. Tā ir dabīga atlase. Jā. Jo to, ko tu dari, to toču vajag darīt. Jā, un kaut kāds tur dabiskais, man brālim labs teiciens ir dabiskais atbirums. Kaut kā tur
zaudējumi uzņēmumā, kaut kādas tur nenomenedžētas lietas, kaut kas tur salaists dēlī, tāpēc, ka laicīgi nav organizēts. Vienkārši tāds dabiskais atbirums, kaut kāds procents, kas vienkārši iet zudībā. Bet man liekas, tik forši, ka tu arī, redz, man jau kā mammai dzirdēt to, ka tētis saka, ka viņam tomēr tas laiks ar to bērnu ir tik svarīgs un ka viņi saprot, ka tu izaugs tie bērni un tiešām kvalitatīvi pavadīt ar viņu laiku. Nevis vienkārši, ka viņš tur brauc līdzi un spēlē, varbūt kaut ko tur, jūs tur nekomunicējat, nerunājat, bet, ka jūs braucat kopā, jūs parunājat, tu viņu aizsūt pie kaut kāda inženiera, tu zini, ka viņš viņiem kaut ko iedos, un tagad tev tas ir svarīgi par to padomāt. Man tas ir kā balzāms dvēselē, ja dzirdēt kaut ko tādu. Protams, ka, ja es skatītos kā sieva, kas gaida kaut kādu rezultātu no vīra materiāla, ko viņš atnesīs mājās, tad atkal būtu savādāk. Ir arī tas. Jā. Bet tā dzīvē jau veiksme rodās tikai tad, kad kaut kādas šķēres ir. Ar šķērēm es domāju, ka tev ir divi konfliktējošas lietas, kuras tu mēģini izmenedžēt, un tad tev jādabū labāks rezultāts. Un tad sanāk, ir eksploatācijas pret dzīves kvalitāti, kuras dzen to nepieciešamību strādāt. Un tad ir paša vēlmes un arī nepieciešamības atbalstīt ģimeni un būt kopā ar ģimeni. Un tad vienkārši tad ir tāds mazliet reizēm spiediens, kad vajag abus reizē. Un abus reizē grūti ir. Un tad ir tā, ka tas baigi forši klausīties, tur, pavadīt laiku ar bērniem, bet tas jau nav tā idealizēta. Tāpēc, ka tu mēģini to bērnu pavadīt laiku, bet tev galvā griežās domas kaut kādas, un tu tā fokus atpakaļ. Es šeit, un 5 minūtes es šeit, un tā kā nākal aizplūst kaut kur. Bet tas ir īstenībā tiešām ļoti, ļoti apzināti. Tev ir jāieliek tas laiks vienalga. Jo arī, piemēram, mammai, kas ir mājās ar bērniem, tikai viņai arī ir, man jāizmaz kā drēbes, un jāsmanģēt pusdienas, kas tur būs tas, kas veiklā jāizbrauc, tam jāizved pulciņu, bet tu esi ar mazo bērnu varbūt mājās, un tev arī ir ļoti apzināti jāieliek tas. Tas nav tā dabiski. Nē, tagad es pievērsīšu savam bērniņam, mēs pusstundu lasīsim grāmatiņas un tā līdzīgi. Tur ļoti apzināti ieliec tiešām to savu laiku. Ko tu smaidi? Mans ultramanedžētārs, Magdaivers. Jā, un tad tu mēģini ielikt to laiku, un tad vienkārši paskaties WhatsAppā, tad tur kaut kādas 40 nelasītas ziņas kaut kādiem 10 dažādiem cilvēkiem un pusi pa biznesu. Un tad tev ir vēpasts, kur tu atvērs visas dienas garumā, bijis mītings, tagad dārziņš bērns. Un tad tāds tā kā, gan jau, rītdien. Nē, man ir 30,000 neatvērta ēpasta, man liekas, ka tev ir 100,000. Es esmu tā pāri 100,000 neatvērta ēpastu. Ja es atceros sevi, kad es pirms 10 gadiem, man liekas, darbojos, un man bija tā, ka tas bija pirmais, ko es darīju katru dienu. Izlasīju visus epastus, atbildēju. Un tad es vienā brīdī izvērtēju, cik no tiem atvērti. Un es kaut kā vienkārši apsēdos, vai vienkārši tupa un nepietrūka laiks. Es neatceros, kas tas bija. Sāki neatvērt. Jā, un tad tas viss jau, un man ir arī kaut kādi 1000 neatbildēti WhatsAppi, tur viss kaut kas. Un es saprotu, ja kādam reāli kaut ko vajadzēs, viņš piezvanīs. Pārējie var pagaidīt, bet tas ir tik sarežģīti to iedēt. Bet kaut kā tas, par ko mēs iepriekš runājām, ļauties vienkārši, kad tas WhatsApps, kur vajadzēs, tu to atbildēsi. Tas e-pasts, kur vajadzēs, tu viņu izlasīsi, un ja neizlasīsi, varbūt nevajadzēja tik ātri vēl izlasīt, kad ļaut tā kā būtu. Tas ir ļoti sarežģīti vīriešiem dzirdēt. Drīkst jautājumu, tev ir uzņēmumos vadītājs gan jau? Vai tu esi vadītājs? Man ir problēma, ka man ir vairāki biznesi, un ir daži, kuros ir vadītāji, un daži, kuros nav. Un tad tie jaunie, kas būvējās, viņi būvējās tādā ātrumā, lai jūs apmēram saprastu, ka mums oktobrī bija 200,000 apgrozījums un decembrī 1,2 miljoni. Tas ātrums ir tāds, ka tur viss būvējās, bet tur ir cilvēki, kas to procesē un dara. Jo, redz, es esmu pats ieņēmis kaut kādas kritiskas funkcijas uzņēmumā, un, ja es kaut kādas tās kritiskās funkcijas nepildu, kaut kas apstājas. Vai pārdošanas pusē, vai tur līgumu noslēgt ar klientus, lai nenoslēdz laicīgi līgumu, inženieriem dīkstāv zaudējumi. Līdz ar to uzreiz tur vajag kaut kādas lietas, kas ir obligātās. Bet tas ir tas, ka varbūt ar vienu bērnu vēl tu tur tā menedžē, bet tad, kad tev situācija un dzīve un pats esi sev ielicis ar 4 bērniem tajā dzīvē, tad, kā Gustavs teica, tev viņš vienkārši sāka ņemt, nebija vairs variantu. Vai neko nedaram, jo vienkārši nav laika darīt, vai ir jāņem darbinieki un jāuztic un jādeleģē. Un tas ir tas, ko viņš iemācījās ļoti tiešām, kad nav viss jāizdara vienam, tu neesi neaizstājams, tā teikt. Nē, man liekas, pēc otrā bērna man bija ļoti liela identitātes krīze, kurā es mēģināju saprast, ko es gribu darīt, kur man iet, jo es biju aktīvs pārdevējs, ļoti aktīvi pārdevis. Es ļoti labi to darīju, man bija tur savs bizness, bet tad sapratu, ka ar bērniem tā nevar tālāk. Un es pēc kaut kādiem gadiem, 2, 3, sapratu, ka vienīgais veids, kā es taisīšu biznesu, būs, ja kāds viņu vadīs. Es varu nākt tikai kā piedēklis, kā founders saucamais. Ja?
Bet es tāpat jau, tu pirmos 2-3 gadus pat kā founders būdams, tāpat iesaisties daudz operatīvajās lietās. Bet ar katru nākamo bērnu tu iesaisties ar vien mazāk. Un, es arī kaut kur pašrefleksiju taisīju, un ir ļoti vērtīgi katram sev pajautāt, kas ir tā funkcija, no kuras dzīvē var izņemt ārā. Un bieži vien tā ir dzīve, tur nezinu, kaut kādu ēdienu pasūtīt, tu vari tajos boksos, vai kaut kādas tur. Kas ir tās funkcijas, no kurienes tu sev vari izvilkt ārā, lai pavadītu laiku ar to bērnu, kā mēs runājam. Mēs savu bērnu zināsim maziņu, vismazāko viņa dzīves laiku. Arī to mēs saprotam, ka tas ir ierobežots. Man patika viens krievu uzņēmējs, liels, milzīgs uzņēmējs. Viņš teica, ka katrai lietai, ko es daru, es sev uzdodu jautājumu, cik reizes mūžā es vēl to darīšu. Un pieņemsim bērnu, Ziemassvētki. Cik daudz Ziemassvētku mums vēl būs kopā visiem kā ģimenei? Tas ir biedējoši. Man vienkārši šarmuļināk, iedomājies, tas ir cik? 20 vēl varbūt. No, ja? Tad cik vērtīgs ir šis moments? Ārprāts. Vai jebkurai tie lietai, un tu saproti, ka tas e-pasts, kurš tur gaida, es uz tādiem e-pastiem jau 1000 varēšu atbildēt. Bet šis moments var būt vēl 20 reizes. Jā. Vai cik reizes mēs sēdēsim visi kopā pie tā galda ar vecākiem bērniem kopā? Tiešām tā, ka kāds tur nebūs iesprūdis kaut kur savā dzīvē. Un tiešām vienkārši nevis, ka mēs sēžam un domājam, ka Dievs, man vēl saldēs jāuztais, man vēl trauki jānamazgā, kā es visus, vai pietiks ēdienu visiem, bet tiešām vienkārši apsēsties un visiem būt kopā un paskatīties, wow. Tā kā bija tas joks, kad tu fočē nevis šitā, sevi dzimšanas dienā, bet tu fočē sevi šitā. Tie, kas ir atnākuši pie tevi. Jā, tā ir svarīgākā. Tā ir svētība. Nevis tas, ka tu sēdi atkal ar kūku un pūt kaut ko. Vai ne? Tā ir. Cik skaisti. Jā, Dora, tu arī esi augusi lielā ģimenē. Tas 4 bērnu ģimenē, vai ne? Augusi arī. Un gribēju bišķiņ pieskarties arī pie tā, kā tas ir no šādas perspektīvas augt. Arī mamma ir tieši tajā tu esi tajā pašā profesijā, kur mamma. Un mammas dzīve ir bijusi ļoti dinamiska un droši vien arī ir bijis daudz promots un viss. Un tu esi vecākā meita. Pastāst, varbūt padalies pieredzē. Mēs gribējām ļoti vispār arī cilvēku, kādu, ko mēs varam parunāties par to, kā tas ir. Nevis tikai vai taisam lielas ģimenes, jo mums tur vajag, bet kā ir augt tādā lielā ģimenē. Es nezinu, varbūt arī es audzis lielā ģimenē. Es biju 3. Tā arī pietiekoši izaicinoši. Man ļoti patīk liela ģimene. Es teiktu, tā ir mana svētība, kā mēs ar Kristiānu runājām. Mēs šodien neesam bijuši pie maniem vecākiem, jo viņa vecāki dzīvo tālāk Liepājas pusē. Un es saku, mēs šodien neesam bijuši pie maniem vecākiem, jo tā ir tāda tā kā ikdiena. Jau katru nedēļu braukt uz kopīgu galdu, spēlējam katanu vai kaut kādas galda spēles, pļāpājam. Un tad man šķiet, ka tā ir tāda tik forša dzīves sastāvdaļa. Un ja es kādreiz nonākšu pie tādas situācijas, ka man ir jāpārvērtē viss, ko es savā dzīvē esmu darījis, tad es teikšu, ka viens no svētīgākajām lietām ir tas laiks, kur esmu braucis pie savas ģimenes, ar savu bērnu, ar savu vīru. Mēs tur visi mašīnā kāpjam, negulējuši līdz 12 naktī spēlēm, kaut kādas spēles pļāpājam. Vienkārši tik forši. Un mums visiem ir 5 gadu starpība. Tā kā esmu vecākā, tad man ir brālis, kuram ir par 5 gadiem mazāk kā man, un tad ik pa 5 gadiem mēs tur esam taisīti. Apzināti, acīm redzot. Māma tā arī teica, ka tad, kad mēs iemācāmies paši padzerties, pašot, pakakāt un paēst, tad var nākamo, jo tā kā viens ir izaudzis. Jā, un viņai izdevās, un, protams, ka sākumā mēs drausmīgi kāvāmies, un nebija tāda fantastiska, laimīga ģimene, kur mēs visi tā kā, ai, brālīt, kā es tev mīlu, cik labi, ka tu šajā pasaulē vienkārši nomirsti. Vai cik tev jaunākajiem būtu tagad? Māsai ir 15 gadi. Tad jau es negribu nomirst. Nē, protams, tas bija tad, kad man pašai bija kaut kādi 8 un 7 gadi. Es biju tāda riktīgi jauna. Bet tagad, kad man ir 30, tad manam brālim šobrīd ir 25, mēs brauksim tūlīt slēpot ar viņu kopā. Mēs viņu ņemam slēpot, jo man ar viņu vienkārši vislabākās attiecības. Mēs esam labākie draugi. Un es viņam zvanu, kad man ir grūti, viņš man raksta, kad viņam ir kaut kādas pārdomas par dzīvi. Un vienkārši tad mēs varam kopā par vecākiem parunāt. Visi bērni pret vecākiem. Tā ir rīktīgi forša liela ģimene. Man tā kā ļoti, ļoti patīk. Un ja vien ir iespēja, un ja vien ir varēšana un vēlme, tad es noteikti tā kā reklamēju lielas ģimenes. Bet ļoti forši es biju domājis, ka varbūt tu teiksi savādāk, ja? Jo arī tava mamma un tētis, visticamāk, ir ļoti apzināti. Pat zinot to, kāda ir profesija un cik daudz tas paprasa būt prom, viņi ļoti apzināti ir gājuši uz šo, lai veidot šo ģimeni tādu tuvu. Jā, man
principā lielākajā daļā dzimšanas dienā no manas dzīves mamma nav bijusi klāta, jo kāds dzimst. Tas man savukārt ir tāds sirsniņai bēdīgs pasākums, jo man šķiet, ka būtu forši, ja mamma būtu manā dzimšanas dienā, bet paldies Dievam, man ir tik fantastisks tētis, kas ir pildījis mammas funkciju, un viņš ir Kristians Māja ir galva, jo viņš zina, par ko mans tētis dara. Viņš ir vienkārši dara visu to pārējo aizmuguri, ko tajā brīdī mamma nevar pārņemt. Viņa, protams, ļoti labi ir iemācījušies dalīt tās lietas. Bet mans tētis manā dzimšanas dienā ir to kūku man nesis, tās svecītas lūdzas nopūst cilājs man augšā, lai man būs tās visas manas krēsla pacelšanas reizes, cik man tur tie gadi ir. Un viņš kaut kā to lomu ir ļoti labi pārņēmis, un tad man nav bijusi tā sajūta, ka man drausmīgi pietrūktu mammas, bet viņa ir bijusi ļoti daudz darbā, un tā ir taisnība. Man joprojām ir ļoti daudz darbā, bet es, laikam, kaut kādā mērā no viņas esmu paņēmusi to arī savā dzīvē. Jo man ir vīrs, kurš ar bērni daudz vairāk kā es. Bet mēs atkal nonākam. Toreiz ar citu ir 31. decembrī dzimšanas diena. Jā. Visi labs datums. Tāpat kā viņam. Man liekas, mēs atkal nonākam pie tā par to vīrieti. Un es arī esmu sēžot pie tās plīts no rītiem domājis, vai tas ir tā vieta, kur man jābūt. Bet tu redzi kā traumatisku pieredzi, kas varētu būt. Viņa ir ļoti dziedinoša patiesībā. Viņa ir dziedinoša, un tas cilvēks, kas ir tā otra puse, kuram it kā varbūt pēc traktāta nebūtu tas jādara, viņš ir izpildījis kaut kādu to, ir bijis adaptīvs, ir bijis tā kā piedalījies tajā visā un saglabājis tevī. Viņš ir fans. Man vispār veselība galvā. Es esmu tik pateicīga vecākiem, ka mana mamma atrada tādu vīru, un tas vīrs ir mans tētis. Vienkārši tas viss ir tik superīgi. Jo arī es atceros, mēs ar Kristiānu iepazināmies tajā vakarā Roka kafejnīcā, un es braucu mājās nakts vidū. Tas bija kaut kāds 4-5 no rīta, un es zināju, ka man 6 jābrauc uz lidostu, jo es biju sarunājis ar draudzeni braukt uz Nīderlandi. Un man tētis teica, ka, lai es viņam vienmēr zvanu nakts laikā, viņš man brauks jebkur, kur es esmu pakaļ, viņš darīs visu, lai tā kā es būtu drošībā. Un es viņam tagad zvanu 5 no rīta, tētis brauc mājās, bet man no rīta atkal pēc kaut kādām 2 stundām ir jābrauc uz lidostu, vai varēs man paņemt. Viņš šāds, jā, mētiņ, 5 naktī, jā, mētiņ, būšu cikos un kur jābūt. Es saku, es lūdzu man pakaļ mājās un ved man uz lidostu. Un viņš man ved uz lidostu, tas ir 6 no rīta. Viņš pa nakti ir iztrabelēts, jo es viņam naktī esmu zvanījusi. Viņš pēc tam brauc atpakaļ otru brāli, ved uz kaut kādu iestāju eksāmeniem, kaut kādos kursos. Vienkārši, tā ir svētība. Tā ir svētība. Ne tikai mācību, bet arī tēvlomu. Tu jau tagad apmēram es tev būtu lasījis priekšlasījumu par to, cik tomēr mācības loma ir svarīgāka nekā tēvloma bērnu dzīvē. Sakot, mēs esam ļoti daudz šajā podkāstā runājuši par to, cik svētīgi ir tā mācības loma. Šeit mēs beidzot ļoti spēcīgi pieskaramies to, ka no ļoti daudz tajā brīdī varbūt traumatiskām pieredzēm var veselīgas attiecības un tēvs palīdzēt. Bet vai tas nav arī tāpēc, ka paši vīrieši man šeit arī ļoti bieži domā, ka tomēr tā mācības loma ir svarīgāka un tomēr sievietē viņa ir jāpilda? Tāpēc mēs esam, man liekas, tādā diezgan modernā sabiedrībā, kur jau tās lomas tiešām viņas pārplūst, samainās. Un tas, ka tu sēdi pie plīts un cep omleti, nenozīmē, ka tu esi zem tupeles vienkārši. Jā, absolūti. Katram ir iespējams. Cerams. Ko mēs uzzināsim vēlāk. Bet es gribēju uzdot ļoti svarīgu jautājumu visā šī sakarā. Kā iemācīties katanu spēlēt? Fantastiski spēlēm kopā. Man ir viņa mājās, es izlasīju tos noteikumus, es iesāku viņu spēlēt, izlasīju vēlreiz noteikumus un saliku viņu apakaļ. Vajag zinātājus. Vai inženieri mājās? Vajag zinātājus. Vienu, kas ir spēlējis. Jā, un tur visā ātrēziet. Mums jāatbrauc pie mums Jo uz es sāku Portugāli. lasīt, es uzreiz teicu, nē, lai tētis tev šito lasa. Es pirmoreiz izlasīju, es biju tā noskaņots, tūlīt iemācīsimies. Es saliku tur, tā jāsāk iet, mēs uzmetam, jāizlasa vēlreiz. Nē, es zinu, vai paspēlējam labāk kārtas. Pupas paspēlēja. Tu vari sākt ar vienkāršo daļu. Iemācies labi vienkāršot. Pirmais paplašinājums, otrais, Nē, ceturtais. bet vispār, man liekas, neiet runa par paplašinājumu. Man liekas, tu parasto spēli nopirki. Parasto spēli. Vienkārši viena kaste, ja? Viņi ir sarežģīti iesākumā. Viens rombiņš, ne, vai tas nav rombs, tas ir daudz stūrs kaut kāds, ja? Un tur daudz krāsas, daudz vārdu. Es vienkārši esmu dzirdējis, ka viņi ir ļoti interesanti, bet mēs vēl līdz tam Labi, jums jāatbrauc pie mums ciemos Tas un tiešām ir iemācās. ļoti vienkārši, ja viņi iemācās. Un ar bērniem rītīgi forši Bet spēlē. jābrauc ja ciemos kādam uz vajag kā Portugāli, iemācīties ir nevis uz... Reklāma. Tas ir dorē. Jā. Nē, Katanai mums ļoti patīk. Un mēs tagad nopirkām paplašinājumu Katanai, kur var spēlēt 6 cilvēki, nevis 4 cilvēki, jo mēs esam liela ģimene, un tad tai lielajai ģimenei. Bet mums vēl pārāk maz bērnu, lai mēs baigi daudz ar viņiem. Mierīgi. Cik ir mazākais? 10 mēneši. Ar to noteikti. Nē, bet ar vecākiem 2, jā. 8, 10. Es teiktu, no 1. klases var spēlēt katanu. Ok, nu labi. Jūs Viņš spēlējat. baigi nopietni aizgājuši sarunu par to katanu, bet es arī gribētu viņu iemācīties, jo man interesē, kas Visu viņu runājam, bet mums jā. Tā kā mums ir mājās kataniekas.
Jā, Ideāli. tā mums pazuda domas pavadiens, kur mēs bijām pie tā tēva lomas. Pie tēva lomas, cik mums Es zinu, ka tu gribēji parunāt arī par to Nē, izdegšanu. jā, es īstenībā gribēju parunāt, jo Dora ir, ja kādas noteikti daudzas sievietes, lielākoties droši vien sievietes klausās šo, un tiešām Dora ir brīnišķīgs profils Instagramā, kur viņi runā par sieviešu veselību, arī par jaunu sieviešu veselību, meiteņu Jūs tā runājāt par Doras mammu, es zinu, ka daudz nezinu, kas ir Doras mamma, jūs varat to arī pēc tam arī to pastāstīt. Doras mamma ir ginekologa, dzemdību speciālists Dina Ceple. Es domāju, ka ļoti daudz sievietes šeit zina, kas ir Dina Ceple. Līdz ar to ir brīnišķīgi, ka Dora ir uzsākusi. Priekš man, es nezinu, vai priekš tevis ir tikpat brīnišķīgi, bet man tiešām liels prieks, kad ir cilvēks tik tūs, cilvēks, kas turpina un mācās arī no Dinas ir ļoti daudz un vērtīgi mācīties. Es pat pie viņas esmu mācījusies, bet tik tuvu kā Dora, droši vien neviens tur netiek tā kā. Nē, vienkārši, lai jūs vēlreiz izstāstīšu vienu lietiņu, ja? Un tad tu varēsi turpināt savu domu, atceries domu. Ja? Kad ir mums Latvijā viens ļoti populārs mārketinga cilvēks, ko visi zina, un viņš domā, ka viņu visi zina. Viņš runāja tur ar vienu, man liekas, klientu vai ko, un viņam saka, ka tur man nevajag kaut ko reklamēties, jo visi man zina. Viņš saka, labi, aiziet pie brīvības pieminekļa, un pirmajiem pretīm nākošajiem cilvēkiem pajautā, kas es esmu. Un viņam neizdevās atrast kādu, kas viņu pazīst. Nopietni. Līdz ar to, ja jums liekas, ka jūs baigi te visi zina, tad jūs neviens nezina. Nē, nu labi, pat cilvēki, kas ir 100,000 reklāmās iztērējuši uz savu seju, viņus nezina. Es īstenībā kaut kad rakstīju, kas ir slavenākie influenceri Latvijā. Es nezinu, kāpēc. Es laikam domāju, ko aicināt. Un es vienkārši izlasu tos 4 ChatGPT un nevienu nezināju. Es skatījos top 250 podkastus un no 51 podkastiem es zināju 3. Okay. Tā kā mēs dzīvojam katrs savā burbulī, un nevajag iedomāties, ka kāds zina, tāpēc bet nē, nu mēs vienkārši ar ievediem, jā, tad Dina Ceple ir Doras mamma un brīnišķīgs ginekologs, dzemdību speciālists, un Dora mācās un iet tajā pašā dzīves virzienā. Un, jā, bet ko es gribēju teikt, kad noteikti, ja kāda vēl nesako Dorai un jūs interesē savu veselību, kas jums vajadzētu, lai jūs interesētu, noteikti piesakojiet Dorai Instagramā. Paldies. Un jā, to es arī runāju Instagramā par izdegšanu šajā profesijā. Un tas ir, es domāju, ka tā ir tēma vienkārši top 1 vajadzētu, nu labi, top 1 varbūt ne, bet noteikti top augšgalā, par ko vajadzētu runāt saistībā ar medicīnas speciālistiem un šo dzīves virzienu, jo mēs kaut kā nemākam par sevi tajā. Mēs tik ļoti uzņemam to kalpošanas lomu un palīdzības lomu, ka mēs izdegam pašiem nepamanot, un tas ļoti, ļoti ietekmē. Tas notiek ļoti ātri. Jā, tas notiek ļoti ātri. Jo tas ietekmē ne tikai mūs, protams, pašus kā cilvēkus, kas ir svarīgākais vispār, kam vajadzētu būt, bet arī mūsu ģimenes dzīvi, mikroklimatu un, protams, ka arī citus cilvēkus, par kuriem mēs rūpējamies profesionālā ziņā. Es par to izdegšanu runāju, un īstenībā es daudzreiz domāju, varbūt man izņemt ārā to ierakstu, kurus rakstīju par to, kā es šajā gadā cīnījos vai drīzāk ārstēju savu izdegšanu, jo es aizgāju akadēmiskajā studiju pārtraukumā no rezidentūras. Un, jā, tas nav noslēpums, man tūlīt atkal jāatgriežas, tā kā tas nav noslēpums, bet es aizgāju tieši izdegšanas dēļ, jo es sapratu, ka man ir bijis pārāk daudz un pārāk intensīvas tās emocijas. Turklāt, ja tu strādā ar veselības jomu, tad tur visu laiku ir kaut kāds ne tikai prieks, bet arī bēdas, pārdzīvojumi, skumjas, problēmas. Un, man ir jāatzīst, ka arī tā darba vide ir diezgan toksiska, kurā mēs strādājam, un tā diemžēl ir. Un nav tāpēc, ka tie cilvēki būtu sliktāki vai, nezinu, tur neaudzināti vai vēl sazina kāds iemesls, bet tieši tas iemesls, ka viņam nav bijis laika parūpēties par sevi un atjaunot savu nervu sistēmu. Un, mans vīrs droši vien ir liecinieks tam, cik neciešama var būt sieva, ja viņa ir izdegusi, un tas bija briesmīgs laiks. Un jāsaka, no izdegšanas es esmu tikai tagad izkāpusi. Pagāja 8 mēneši, līdz es izkāpu no tās bedres, un es nesen tieši pagājušajā nedēļā runāju ar savu psihoterapeiti. Viņa teica, ka atceries, ka tā kāja vienreiz ir iespērta un ir ļoti viegli atkal tur iekrist. Tā kā es sev apsolos, ka ja es kādreiz vēl bišķiņu tuvošos tai bedrei, tad es jau automātiski atkāpjos un atkal ņemu brīvu. Es neesmu gatava savu ģimeni, savu nervu sistēmu, savu veselību pirmām kārtām ziedot tikai un vienīgi medicīnai. Bet cik ilgs bija tas brīdis, kad tu saki 8 mēneši, kamēr tu esi atkopusies, bet pirms tam, cik ilgs bija tas brīdis? Pusgads.
Man ļoti ātri tas notika. Tāpēc, ka es ārkārtīgi mīlu sievietes, es ārkārtīgi mīlu zemniecību, ginekoloģiju, un arī vīriešu, protams, bet man jāstrādā vairāk ar sievietēm un bēbīšiem. Un es biju tikai pusgadu savā ikdienas darbā, no rīta līdz vakaram, un paralēli vēl dežūras, un paralēli vēl līguma un visādas dzemdības un vispārējais. Ka es šī pusgada laikā vienkārši no normāla cilvēka kļuvu par tiešām neciešamu. Un es biju ļoti viegli aizkaitināma. Man bija miega traucējumi, man bija grūtības komunicēt. Es ļoti ātri uzvilkos no kaut kādām parastām frāzēm. Vienkārši viens knips, un es jau biju uzvilkusies. Es overreactu, tā kā pārāk eksplosīvi, nezinu, kā lai to vārdu izrunā pareizi, bet pārāk izteikti reaģēju uz kaut kādām situācijām, kurās varētu būt pilnīgi normāla reakcija. Un es sapratu, ka ir kliņķis un ir pauze visam jāvelk tajā brīdī, kad es varēju sākt raudāt pilnīgi ne no kā. Es vienkārši stāvu un man nāk raudiens. Vai es vienkārši eju pāri ielai, un pirmā mana doma galvā ir, ja nu mans bērns tagad nosmoka. Nu, tādas tā kā drausmīgi biedējošas domas, kurām nav nekāda sakara realitāte šobrīd. Un tad ir skaidrs, ka ir slikti. Bet tu pati to saprati? Nē, es ar terapiju strādāju. Es eju terapijā jau tā periodiski, ik pa laikam, kad man ir nepieciešams jau no 16 gadu vecuma, jo mamma man aizsūtīja pie terapeita, sakot, ka zini, tev noteikti no daudzbērnu ģimenes varētu būt kaut kādas problēmas. Cik jauki. Tas bija tik mīļi. Piedod, meitiņa, es centos, bet droši vien, ka tur noteikti kaut kas. Bet es īstenībā esmu ārkārtīgi viņai pateicīga, jo tas bija labākais lēmums, ko viņi varēja pieņemt attiecībā uz manu mentālo veselību. Es joprojām ar to terapeitu strādāju. Mēs tieši pagājušajā nedēļā viņi runāja. Viņi saka, Dora, tu esi pie manis jau 16 gadus ar pārtraukumiem, bet es zinu tavu vēsturi no pirmās mīlestības un pirmās kūpsta līdz tam brīdim, kad es precējusies ar bērnu, strādāju jau darbs un tā. Bet ko es gribēju teikt? Jā, man tā terapeita bija tā, kas pateica, ka man liekas, ka šeit ir jāapstājās, ir slikti. Un es teicu, bet nevar, tas nav iespējams. Man tur darbs tur un tur sarunāts tas un līgums ar to, un tur jau viss ir noslēgts un tur jau ir samaksāts. Nu, tā galva bija tik ļoti iegaista tajā ritenī, ka es sapratu, ka neko nevar darīt, viss ir tikai slikti un nekāda labošana nav izējas no šīs situācijas. Un tad terapeite teica, ka tu tā vari sev līdz kapam aizdīt. Un tā ir arī pilnīgi taisnība, jo vienā brīdī varbūt vienkārši neiejūtīgs, emocionāli un fiziski nejūtīgs cilvēks un slimības var vieglāk pieķerties un vispārēji, zin, kā imunitāte krītās un tā. Līdz ar to, jā, es paldies Dievam, biju tik gudra un es pateicu, kad es eju prom. Un nevienam nebija skaidrs un saprotams. Es runāju arī ar savu galveno doktoru, un arī viņai īsti nebija saprotams, kāpēc es eju prom. Bet es arī baigi neskaidroju nevienam, jo tajā brīdī man nebija spēka runāt. Es vienkārši biju tukša. Tā kā jebkuru speciālistu patiesībā aicinu pirmkārt iet pie terapeita. Ja ir kaut kādi jautājumi, kaut kas, ko jārisina, tas ir tā kā must have katram cilvēkam savs glābējs. Vismaz viens terapeits vai viena atbalsta persona, ar ko dalīties. Tas ir viens, un otrs ir ļoti sekot līdz savai veselībai. Jo, ko saka pētījumi? Pētījumi saka, ka cilvēki, kas tuvojās izdegšanai vai ir izdeguši, nemaz nezina, ka viņi ir izdeguši tajā sākuma etapā. Viņi uzzina, ka viņi ir izdeguši tad, kad jau ir sen par vēlu. Un tad labākais, ko darīt, ir ļoti laicīgi, profilaktiski pie šī strādāt. Bet kā tev, kā vīram, tas bija no malas to visu redzēt? Jo tā jau ir intensīva ikdiena, ja? Ir daudz sievu prom, ir daudz dažādu darbu jāmenedžē, un tu vēl redzi, ka tu jau tā dari tik daudz, ja? Nu, liekas, tu tik ļoti palīdzi. Tu paņem to finansiālo arī kaut kādu pusi ģimenes bērnu, tik daudz menedžē un tā. Un nav labi. Tā kā nav labi, ja ne? Atkal nav labi kaut kas. Besi ārā. Vienkārši tā ir. Tev blakus ir tāds grampī cilvēks. Viss kā Dora aprakstīja. Viegli aizkaitināms grampī, viņi nepatīk tas, nepatīk šis, nepatīk vai draugi. Vai tāds nav vidējais latvietis? Nē, tu jau zini to, ja tā norma ir skaidrs kaut kāds cikliskums vienmēr ir garstāvokļos cilvēkiem. Bet ir kaut kāda tā norma, pie kā es pieredzu, un tad vienā brīdī, ka tev visi tavi draugi ir tādi, un šitie ir tādi, un darbā kolēģi tādi, un tev biznesa partneri tādi, vēl šitādi un tādi, un tad es ar tiem man nepatīk, šiem man nepatīk, un tie, un jau sāk savi radinieki, un mani radinieki, visi ir slikti, un tad beigās tur, saproti, ka tā kā cilvēkam, kam viss besī. Un kas tā pirms tam nebija? Jā. Man ļoti patīk. Visi rada draugi, kolēģi un tā tālāk, bet tajā brīdī... Bet tu nebija tas, kurš arī veidinājis to, ka šis nav... Vai tev pašam likās, ka varbūt tas ir tāda normāla dzīves sastāvdaļa? Es to nebiju savilcis kopā, ka tas būtu kaut kas saistīts ar izdegšanu, bet tas, ko es redzēju, ka Dora par daudz strādā.
Jo tā kā dienas slodze ir rezidentūra saistītais darbs, un tad vēl savu klientu un tad vēl mācās par dūlu, un vēl mācās par nāves dūlu, un tad mācās tur vēl tādi kursi un šādi kursi. Uz galvas stāvēt. Ko jūs iemācījos? Tagad, tā ir, jā. Tas jau īzī tajā visā. Ne, vienkārši, man liekas, ir forši kādam kā nokonstatēt, ja ir kaut kāda šīs te pazīmes. Es arī tā sāku domāt, kaut kas man arī ir, es arī viegli aizskaitināms esmu. Arī mana sieva ir viegli aizskaitināma. Bet varbūt tavai sievai arī ir maziņš bērniņš tāpat kā tev. Bet vīrietim dzirdēt tādu terminu kā izdegšana, tas liekas tā kā ir legit, pieņemams. Jā. Un, nav es tāds, arī- ja paši domā, depresija, kāda depresija, kas tas Vai ne? Tev viss labi. Un arī es pats tam izgāju. Faktiski es tagad lēni atkopjos. Es tā kā sev nemanot, biju pārāk daudz paņēmis no septembra līdz Ziemassvētkiem, kad es sapratu, ka vienkārši ir slikti. Un es arī pats mazliet pagaršoju. Tad jau jūs kopā, tā kā roku rokā. Dora, tajā brīdī, kad Dora cēlās augšā un sāka labi justies, es tā kā neapzināti biju paņēmis pārāk daudz. Tur, pie tā jau, kas ir daudz uzņēmums, ir augošs, tur vēl papildus lietas. Un tā kaut kā. Tad mēs uz maiņām. Tur bezmiegs, vienkārši sākās bezmiegs un stress un tā. Un Parasti narkotikas tad sākās pēc tam. Jā, Jā. varbūt ne mūsu gadījumā, bet es domāju, ka arī ne jūsu, bet jā. Bet tu minēji tādu vārdu kā toksiska vide. Un, godīgi sakot, es kā cilvēks, kurš dzīvo ļoti lielā savā burbulī, mums ir tur tāda mūsu kaut kāda saimniecība, kur mēs ļoti maz cilvēku satiekam. Kaut kā atbraucot uz Latviju, tu novēro, kad ir Izdeguši cilvēki. izdeguši cilvēki, kuriem vajag. Tur būs vispārējais heits. Tāpēc mēs tevi Kurus vajag samīļot ik pa laikam, varbūt tās Jā. viņiem vajag pateikt kādu Pačupināt. labu vārdu. iedot terapeita kontaktu. Jā, kā terapeitu kontaktu vienkārši. Ko mums darīt ar to toksisko vidi? Jums ir kādas idejas? Jo tāpēc, kad, es domāju, ka tā ir sāpīgākā sadaļa, kad cilvēki tomēr izvēlās. Kaut kur Tonija Robins tikko vienā intervijā viņš teica, ka lielākā pasaules narkotika ir nevis kokaīns, nevis tur kaut kas, bet problēmas. Jā, Cilvēki absolūti. vienkārši piekrītu. dzīvo un runā un Risina interesējas visu un laiku. visi Jā, parunā par problēmām. Un kā mums, jo es saprotu, ka tā vide, kurā tu runā par ārstniecību, un es arī dzirdēju no savas sievas, kas arī ir, kā saka, notestējusi to vidu, ka tur ir vēl grūtāk, tāpēc, ka tiešām cilvēki strādā garas stundas, cilvēki kalpo viņiem. Ko mums ar to darīt? Es domāju, ka pats pamats ir jau. Es noteikti neesmu eksperts šajā jautājumā, bet tas, ko es savā galvā esmu salikusi, ir kāpjot man ārā no tās izdegšanas posma. Es esmu sapratusi, ka es neizglābšu pasauli, es neizglābšu citus cilvēkus. Mēs katrs esam atbildīgs par to, kā mēs jūtamies. Tātad mēs katrs pats esam vainīgs, atbildīgs, nezinu, uzņemsimies atbildību par savām sajūtām un emocijām. Ja tu jūties slikti, tu pats pie tā esi atbildīgs. Ko tu darīsi, lai tu tā nejustos? Un es noteikti nebūšu glābēji tavā situācijā. Tas, ko es varu darīt, ir aizvērt savas sirds durvis un nelaist tev iekšā. Vienkārši sargāt sevi. Tāpēc, ka es ietu un visiem dāvāt savu enerģiju un glābt viņus no tās viņa bedres. Es jau tur vienreiz pati biju. Man negribās vēlreiz tur kāpt iekšā, un es neesmu gatava glābt visus cilvēkus. Es viņam varu iedot roku, es viņam varu iedot to terapeitu, un to es arī daru ar saviem klientiem, jo es redzu, ka tur ir tāda situācija, ka būtu nepieciešams. Bet es noteikti nevarētu uzņemties atbildību, kāpēc viņam ir slikta diena vai kāpēc viņš ir slikti gulējis un viņam ir izdegšana. Piedod, tā ir tava atbildība. Ja mēs runājam par tām frekvencēm, visi runā par frekvencēm, jo tur, kurā frekvencē tu atrodies, bet tikko ļoti labi aprakstīji. Ja tu smirdi pēc kakām, es tev neaicināšu savā mašīnā pasēdēt. No, jā. Kurā Es nesmird vienkārši pēc negribu kakām. tur nokļūt. Jo tad arī man Tas mašīna tā sāk brutāli, smirdēt. bet tā. Ja tā kā tā ideja, kāpēc tad, kad tev ir ļoti grūti un tev liekas, ka visi tevi ir novērsušies, tāpēc, ka problēma jau no visos Jā. problēma jau ir tajā tevī pašā. Un man liekas, ka tā ir lielākā tāda, manuprāt, problēma. Jā, man mamma ļoti labi pateica, pat ja tu jūties slikti, tad tava atbildība ir nelikt justies slikti pārējiem. Tu vari izvēlēt, tad justies slikti kādreiz tas ir objektīvi, nezinu, vai veselība, vai bezmiegs, jebkas, kas noticis, kaut kādas sliktas lietas. Bet tā ir tava izvēle, vai tu liksi slikti justies apkārtējiem.
Un tā ir tā kakasmaka, ja, tai mašīnā. Nu, tā kā viņi grib tur pienest iekšā vai negribi. Bet ģimenē tas ir baigi būtiski, ka mēģināt tomēr izrulēt tā, lai tu vispārējie nav cietē no tā tava brīža sajūtām. Un man liekas, ka ļoti... Nē, bet man liekas, ļoti palīdz tas, ka es arī mēs tagad 2 dienas nevaru pagulēt, un es nelieku teikt visiem justies slikti. Es vienkārši eju un kārtoju, tur varbūt man paies tur vēlāk, varbūt man to, varbūt man tur to, varbūt man tur. Tur kā tu skaties tikai vienīgi savā virzienā, lai vienkārši saprastu, kā man izkļūt. Jūs tev to pastāstīšu, kā es daru. Aiziet. Tu idiots, tu man neļauj gulēt. Labi, tas ir joks. Bet patiesībā, tāpēc es sāku smieties, ka Kristiāns to pateica, jo tu esi fenomenāls, ka tu vari noturēt šo robežu. Bet man savukārt vajag izvēmties uz visiem citiem, lai viņi saprastu, ka es jūtos slikti. Lūdzu, palīdziet. Kuram ir visgrūtāk? Bet tas ir, tas jau nav, man liekas, ka tā ir lielākā daļa cilvēku. Vienkārši lielākā daļa cilvēku. Tāpēc kaut kāds aizsardzības mehānisms mums pašiem pret sevi, ka mums šajā pasaulē, kurā tik daudz viss kaut kas notiek apkārt slikts un tāds, mums ir jābūt vismaz labiem pret sevi. Ja? Un ar to mēs saprotam to, ka ka man ir grūti un palīdziet. Jums ir kaut kā palīdziet, lūdzu, man. Ja? Un uzņemties to atbildību. Tā kā tu saki, tas ir tāds baigi liels, tas ir grūts, liels solis, bet tā ir vienīgā iespēja, protams. Jo tiešām mēs varam gadiem dzīvot attiecībās un vainot to otru tajā. Vai es jau tikai gribu viņam pateikt, ka man ir grūti. Man arī ir tiešām neesmu gulējusi ļoti ilgu laiku. Ja? Un man gribās pateikt tam vīram, lai viņš saprot to. Visticamāk, gan jau, ka viņš to redzētu manā sejā, bet man gribas, lai viņš redz to tagad. Ja? Bet no otras puses, kuram tieši tas palīdz? Nevienam. Ne tas man palīdz, ne tas viņam palīdz, jo viņam ir vēl ne tikai par savām lietām jādomā, bet vēl par to, kā sievai palīdzēt. Un tā tagad saki, atbildības uzņemšanās, man liekas, ļoti, ļoti forši, ka tu to tā pasaki, un tā kā es varu aizvērt savus sirds durvis un nelaist iekšā, jo man ir sava veselība svarīga. Un es par to stāvēšu, un es par to jutīšos. Bet tu izskatīsies iedomīgs. Jā. Izskatīsies, ka tu negribi. Jā, tas tā drīkst būt. Tā drīkst būt. Bet normāli, ka tu pasauki kādu normālu cilvēku, kurš pastāsta, kad sēdēt. Zini, tas video, kur Džeks aptaukoja, Džeks sēž pie televizora un skatās, kā vingrotāji tur nokrīt no kaut kāda tur. No stieni vienā nokrīt viņa. Idiots! Viņš pats tur sēž dīvainā un dzer savu aliņu. Bet tas ir, man liekas, tas normālo cilvēku pieņēmums, kad būt normāliem, būt ok. Jo tagad, ja es kādam pateikšu, ka leave me alone, man ir laiks sēdēt, tad es izklausīšos, vai būšu iedomīgs vai iedomīga. Bet mēs vispār ar vīru tā esam, piedod, ka es tev pārtraucu, mēs vispār esam tā sākuši darīt. Es Kristiānam saku, piemēram, varbūt mēs varam tur kopā kaut ko padarīt, kaut kādus vai vakariņus uztaisīt, vai paspēlēt, vai parunāt ar Gabrielu. Viņš saka, man vajag mītājumu. Man šobrīd vajag mītājumu. Un paldies Dievam, ka viņš to pasaka. Nevis kliedz, tur ārdās, ir durvis. Es nezinu, ko vēl var darīt, vai ne? Bet viņš saka, nē, man vajag mītājumu. Es aiziešu uz savu istabu, kad es būšu gatavs nākšu ārā. Un tad es viņam parasti jautāju, cik tev vajag laiku. Tad viņš parasti saka kaut kāds 10-15 minūtes. Fine, gaidām. Tik ir ok, jā. Ja bet stundu, tad jau nē, tad tur kaut kas aizdomīgs. Lūdzu, nāc ātrāk, es neizturēšu. Bet mums iepriekšējā sarunā, ko cilvēki droši vien klausījās pirms 2 nedēļām, bet mums viņa ļoti svaiga. Aiziet, noklausīt. Vakardien mums vienkārši tik forši arī runājām ar tādiem cilvēkiem, kas ļoti, ļoti daudz ir strādājis ar dažādām praksēm, meditācijām, elpošanām. Un ir tādi, veidojuši ģimeni pēc 40. Jā, ir uz ezotēriku. Tā teikt, varētu parasti cilvēki teikt uz ezotēriku virzīt cilvēki. Un viņi vakardien vienkārši putniem. Superīgi, jā. Mēs arī smējāmies šodien braucot šeit par to, cik dzīvi un viegli, un mēs tam astī prasam, kas tad ir tas, what's the purpose, of your life? Un viņš vienkārši, tik ļoti pasaka, ka, kā arī attiecībās, esi es, un esmu tu, esi tu, un mēs esam 2 cilvēki. Es esmu sevi, es esmu viens ar sevi, un tu esi viens ar sevi. Tas, ka mums tur kaut kādas attiecības veidojas, jā, mēs tur mēģinām iedarboties un tā, bet patiesībā esi tu pats ar sevi, un esi tu pats ar sevi, un kāda ir tad jēga? Tā kā nekāda jēga nav. Tā kā negribu neko darīt, nedari. Kāpēc jāiet ir kaut kādas elpošanas? Nav jāiet. Nav nekas jādara. Kamēr tu pats tur nenonāks un nesapratīsi, ka tu to dari tikai un vienīgi savā labā, lai tava dzīve būtu vispār dzīve. Jā, precīzi. Šajā arī medicīnas, cik es esmu skatījusies uz cilvēkiem no malas un arī pati jūtas, lai gan man tas laiks nav bijis ļoti intensīvs, varbūt visas studijas un pēc tam, jo uzreiz piedzima Līlija pēc studijām. Un pat īso laiku tu redzi, tā kā
paldies Dievam, ka man ir atnākusi tā sajūta, ka man ir ļoti, ļoti jāuzmanās, ko es izvēlēšos, kuras iešu, jo cik tas ļoti ir paņemoši. Ļoti. Tas ir ārprātīgi Resursi. paņemoši. Un tas nav tāpēc, ka es esmu tur mīkstā, vai tāpēc, ka es tur vāja un īstenībā trofiju vaifi, ja gribu tur dzīvot no vīra naudas. Un tā. Nē, tāpēc, ka es vēl neesmu iemācījusies, kā vispār tajā izdzīvot un būt, jo es gribu arī būt cilvēks, kurš dzīvo to dzīvi, kurš jūt viņu, kurš ir priecīgs par dzīvi, kurš var iedvesmot ar savus bērnus, ar to enerģiju, nevis pārgurusi mamma, kura nav klāt bērniem, jo es saprotu, ko tas paprasīs, vai ne? Un tava dzīve, piemēram, tas, ko tu saki, ka tev bija pusgads, kas tiešām ir mazs periods, jo mums ārstiem, nevis mums nās ārsts, jums ārstiem ir tas, ka cik daudz ir jāieguldās, jāizglītojas, jālasa. Tas ir viss aiz tiem aizkariem, kur mēs vispār tikai tiekam runāt ar tiem pacientiem, vai esam klāt dzemdībās. Tas viss ir vienkārši tāds nenormāls apjoms, un tu saproti, ka tev ir jāmācās gadiem, visu laiku. Un tad tu pasaki kādam, ka pusgadu laikā tu izdegi, un tu mīkstā. Bet es drīkstu tādu būt. Jā, un saproti, un arī tu drīkst. Kā tu vari atļauties tā pateikt? Tu pat nevari teikt, ka tu esi mīkstā. Nē, tu esi vienkārši cilvēks. Tu esi dzīves cilvēks. Tu esi īsts cilvēks, kurš grib dzīvot, kurš grib just to. Jo tā dzīve šeit mums ir tik īsta, cik viņa ir. Un arī tas bērnu vecums, ar ko mēs ar viņu pavadām kopā, ir tik, cik viņš ir. Un tā neiejūtība vienam pret otru arī veicina to izdegšanu. Spiedienu mums pašiem uz sevi, ka nē, man ir jāsaņemās, man ir jābūt labai, man ir jādara tā, lai es vispār būtu cienīga būt šajā profesijā. Ja? Šajā pasaulē. Nē, arī pasaulē nē, varbūt ne tik ļoti, jo tas jau ir kaut kas tā dzīve, kas ir no tās profesijas, varbūt ir vēl kaut kāda cita dzīve, bet tieši profesionālā ziņā. Jā, tas ir. Es nezinu, ko darīt. Tieši tā kā saki, vienkārši rūpēties par savu emocionālo veselību. Man ir tāds viens ļoti tāds citāts manā galvā, ļoti svarīgs priekš manis, un es vienmēr sev atgādinu, kas es esmu, par ko es stāvu un uz ko es eju. Un kas es esmu? Es esmu pirmām kārtām sieviete pati sev, es esmu forša meita, es esmu superīga sieva un varbūt diezgan ok mamma. Decent mamma. Diezgan ok, neteikšu, ka esmu vislabākā, jo reizēm riktīgi feiloju, kas ir normāli. Un par ko es stāvu par savām vērtībām un par to, ka es esmu emocionāli un fiziski vesela, par to, ka es rūpējos par sevi, par savu ārējo, par savu iekšējo pasauli. Un par to, lai es būtu izglītota, un par to, lai es piepildītu kaut kādus savus mērķus, savus sapņus. Un uz ko es eju? Es neeju uz, es būšu vislabākais ārsts Latvijā. Es būšu vienīgā ārste, kas ir tur kaut kādā vislabākā. Es noteikti nepretendēju uz šo. Es pretendēju, es būšu vislabākā sevis versija. Un tas arī ir galvenais. Un tad pārējais tur nevarēs būt vienīgais ārsts visā pasaulē, tikai pie tevis tagad nāks un tikai ar tevi tagad gribēs dzemdēt. Un to katram cilvēkam ir tie savi klienti. Un acīm redzot, ir kaut kādi, kas ir mani, un ir kaut kādi, kas nav mani. Un es nekad nebūšu vislabākā. Es būšu priekš sevis vislabākā. Cerams. Kā tev? Kā tu? Kāda ir tava atslēga? Viņai ir ļoti skaista pašrefleksija, ko es iesaku jebkuram cilvēkam. Tagad ir tāds labākais draugs ChatGPT. Tur var pašrefleksēties tā, ka tur ir. Tur viņš dažreiz tādas, tur es katru reizi, kad es kaut kur esmu viens, es ar tādu pašrefleksiju varu uztaisīt, ka viss cieņa. Es jau teicu, terapeitiem drīz nebūs ko darīt. Tur viss ir iekačā datus, pēc kādiem tur gribi sistēmām, lai viņš tev dod ārā, un viņš tev dod precīzi, kas tev kā vīrietim palīdzēja tikt ārā no tā, ka tu biji saņēmies bišķi par daudz. Samazināt slodzi, prioritizēt miegu, veselīgāk ēst, vairāk sportot. Kas arī īstenībā aizņem ļoti daudz laika, ko tu visu pasaki, vai ne? Ļoti daudz enerģijas. 12 stundas. Veselīgāk ēst, sportot. Tas iet arī uz manu rēķinu. Jā, tas ir arī. Mums vienmēr liekas, kad arī grūtniecības laikā, kad ar grūtniecēm runā, liekas pateikt, tur veselīgs uzturs. Un tas ir kaut kas aizslīd tur garām. Jā, veselīgs uzturs. Tur kaut kas tur neēdīšu saldumus. Bet īstenībā, cik ļoti, ļoti svarīgi mums ir sabalansēt arī grūtniecības laikā, lai rūpēties tieši par atbalstīt savu ķermeni grūtniecībā un arī palīdzēt tam bērniņam dot vislabāko. Un tas mums tagad arī liekas, es veselīgi sportot. Iziešu tur pastaigāties, pēc tam to kārumu sieriņu apēdīšu. Tas ir pasportoju un tā. Jā, tas reāli daudz laika paņem un enerģijas arī. Jā. Es tā kā prioritizēju. Man arī tā, ka esmu vienīgais sports, ko es pats raujos, ir hokejs. Es kaut kādus 20 gadus amatieru hokeju spēlēju. Un es varētu tā kā
pirms 10 gadiem domāju, būtu profesionāls, tik būtu forši, tik vien hokeja spēlēt, būtu baigi labi. Ļoti, ļoti patīk. Skriet, džims vienkārši. Bet jādara, tāpēc, kad hokejs asimetrisks sporta veids, un tur kaut kādas jau bija 37 gadu vecumā, kaut kādas jau parādās kaut kādi gļuki, ka tur kaut kādas tur pozas, un kaut kas tur nav pareizi, un kaut kas tur sāk sāpēt. Tas vienkārši paliec ļoti vecs. Un tad jāiet uz sporta zāli un tā tālāk. Un tad esmu tagad apņēmības pilns. Man ir personīgais treneris. Jau ir apņemšanās? Nē, jau vairāk kaut kāds tur, jau vairāk kā pusgadu. Man sporta zālē ir personīgais treneris. Man ir sarunāts laiks. Es esmu solījis. Tas ir baigais haks personīgais treneris, jo tu esi kādam citam apsolījis. Jā, un man ir jābūt. Un tev ir jābūt. Un es tā kā, parētām es izmantoju iespēju tā kā viņu nokancelēt, ka kaut kas tur nesakrīt, bet tomēr es teiktu, tur 70% no reizēm es esmu sporta zālē. Un viņš tas ir zems procents. Tavam trenerim būtu tev jāsoda. Jā, Bet klausies, viņš man soda. Bet kāpēc atkal tā ir, ka atkal mēs gribam būt, mēs darām it kā pret sevis, bet tā, lai kādam citam būtu Izklausītos labi. Jā, Nē, bet es tas taču ir- nevaru pievilkt to treneru, man jāiet, jo Nē, bet tas ir gaida. Nē, skaties, es sāku tieši tāpatās. Tas bija arī kaut kādi gadi, cik tur apakaļ. Es arī sapratu, ka es palieku ļoti vecs un kaut kas jādara. Pirmie gadi tev ir vajadzīgi priekš kāda. Tagad ir tā, ka tev pašam vienkārši niez, tā kā tu jūti, ka vajag. Tagad ir tas brīdis, kur ir par daudz savis. Cik tu guli? Es cenšos gulēt 8 stundas. Ja es guļu 9 stundas, es jūtos vienkārši perfekti. Un miegs ir tāda absolūtā prioritāte, bet es teiktu, tas vidējais kaut kāds, nevienmēr 8 stundas ir kvalitatīvs. Vienmēr kaut kur tur bērns panākt atnāk, viņš tur vienā brīdī tur spārdās, tur no 5 rītā jau tur tā. Bet miegs, tā kā absolūta prioritāte man ir miegs. Es pa miegu varu. Šis mūsu podkāsts. Mēs varam stāstīt savus stāstus. Stāstiet. Es pa miegu īstenībā arī mans pēdējā laika haks ir. Es nopirku vupu sev pirms kaut kādu pusgadu. Ko viņš dara? Viņš visu laiku fiksē tavu pulsu. To es visu laiku. Man agrāk bija Garmins, bet Garmins man nepatika. Milzīgs un tādā. Un viņš tev dod katru nedēļu samazina tavu vupeidžu, jeb palielina. Un viņš arī paskaidro, kāpēc viņš palielina. Man tur ir 30 gadi tagad. Dzīvē man nav 30 gadi, bišķi vairāk. Viņš man ļoti sen jau bļauj, kad miegs ir problēma. Kad man ir liktīgi labs miegs, bet vienkārši laiks miega ir pa maz. Un tagad es kaut kādu pēdējo arī 3-4 mēnešus guļu arī. Es cenšos gulēt 8 stundas. Tā kā ļoti cenšos. Es esmu cilvēks, kas celās 3 naktī. Okay. Es esmu cilvēks, kas gāja gulēt 9, celās 3, jo man bija rīta laiks, Linai bija vakara laiks. Kāds vakara man laiks bija, kad tu 9 gāji gulēt? Tad jau nebija tik daudz bērnu. Tad man bija vieglāk. Tagad ir ļoti sarežģīti viņus nogulēt, tāpēc nav vairs vakara laika. Ko es sāku pētīt ar kortizolu, to jautājumu, un es sapratu, ka es 3 cēlos nevis tāpēc, ka es esmu baigais nazis, bet tāpēc, ka es neesmu nomierinājis savu ķermeni, un es neesmu iegājis normālā miegā, un es nezinu, uz kā es tur funkcionēju. Bet es tur kaut kādus gadus 5, ja tur 5 AM klaps, ja priekš manī bija bērni spēlīt. Jo es cēlos reāli tur 3:30, 3:40 bija mans mīļākais. Tu jūties labi? Un es jūtos labi, es biju enerģijas pilns, bet tajā brīdī šobrīd es mēģinu arī ielikt tās 8+ stundas, jo man vupa saka, ja tu gulēsi tik maz, Ilgtermiņā. Ja tu noveco daudz ātrāk, un mēs kaut kāds ir tas periods, kurā mēs to nejūtam. Bet miegs un ēdienas, lai cik basic jums ieteikumu podkāstos var iedot, ja? Tad šis ir basics. 8+ stundas, jāizvelk aiz matiem. Es klausījos to Pavela Durova, kas ir Telegram īpašnieks, radītājs. Stāstu, viņš guļ 11 stundas. Viņam gan nav bērnu. Es tiešām gribētu, bet man dzīves tas stresa līmenis un intensitāte tik liela, ka es nespēju tā atslābt. Es tā kā ik pa laikam, kā teikt, melanholiski domāju par to laiku. Mēs apprecējāmies, es vēl biju algots darbinieks, es aizbraucu atvaļinājumā, un algotam darbiniekam atvaļinājums ir atvaļinājums. Un tad mēs ar Doru bijām Grieķijā un nedēļu. Pirms kāzām tā intensīvi kāpinās, tur vispār kaut kādas plānošanas, tur kāzu organizētāji, un aizbraucām uz Grieķiju. Un tā ir nedēļā, kā es gulēju. Es gulēju tur 12-13 stundas katru dienu. Bija ideāls honeymoons. Viņš bija ļoti atpūties. Jā, bija Romā, viņš varēja. Bija super vienkārši. Un es ilgojos pēc tā
tādā ķermeņa atslābuma, kurā es varētu gulēt kā pusaudzis tur pa 12 stundām. Jā, Es domāju, ka tas laiks pienāks, tad, kad tie bērni paaugs. Es sev tā mierinu, kaut kad mēs vēl varēsim gulēt. Jo man liekas, ka jaunie vecāki vienkārši funkcionē uz kaut kādas kofīnu, hormonāla. Es sev saku, ka man droši vien hormoni palīdz vispār tā, ka es varu tik, cik es guļu pa nakti, ka es varu vispār šeit sēdēt un runāt un dzirdēt, ko jūs sakat un izdomāt kaut ko es tālāk teikšu. Ja? Jo tik, cik es domāju, kādas 8 stundas es jums klausos, domāju, jej, bogu. Vai ne, 8 stundas ir vienkārši nereāli. Es arī negulēju 8 stundas. Jā, bet viņš teica, viņš pamostās. Pēc 8 stundām viņš vienkārši guļ gultā 3 stundas un skatās griestos. Jā, jo viņš neņem nekādas iekārtas, neko. Un tas arī tas stāsts, ko tu tur minēji. Cik viņam gadu tam uzņēmēja? Es nezinu, 30 pāri, 40. Viņš arī bija tas, kas to Krievu Facebook uzbūvēja. Viņš tāds diezgan spējīgs vīrietis. Bērni ir viņam? Bērni, man liekas, nav. Bet ko es gribēju pateikt ar to, ka tas arī stresa līmenis tev samazinās tajā brīdī, kad tu izgulies kārtīgi. Un, kas ir ļoti foršs ieteikums, ko man pašam vēl nesenāk, es to mēģinu ieviest. Mēģināt maksimāli tālu attālināt darba uzsākšanas procesu rītā. Garāk rītu paņemt. Jā, jo mums vīriešiem ļoti patīk uzreiz sākt risināt, kā mēs pamostamies. Bet es esmu riktīgi novērojis, ja tu vari atsist uz kaut kādām 2-3 stundām pēc pamošanās sāk kaut ko risināt. Tad tur ir daudz skaidrāk galva un daudz kvalitatīvāk risina lietas, un tad to, kas tev jādara. Tas tāds personīgs ieteikums, kā, kad es arī piekrītu tam miegam, tas ir tā. Ja mēs varētu tās sievietes, kas dzemdē atsist uz 2 stundām vēlāk, pagaidiet, Viņš man 2 stundas vajag pastīties sienā un saprast, ko es ar tevīm darīšu. Tā es kopā, un tad pēc tam kājas vaļā. Man šitā bija pēdējās dzemdībās, kad es zvanīju savai vecmātei. Viņa saka, es zvanu viņai 6:30. Viņa saka, varbūt tu vari līdz 8, un tad mainīsies, un tur būs foršāk ginekoloģija. Es tā, labi, es mēģināšu. Bet es pacietos. Bet var jau tā nociesties. Var sagaidīt savu. Mēs parasti arī, vispār runājot ar attiecībām, ejam cauri kaut kādiem tādiem krīzes brīžiem, kas ir bijuši attiecībās, un kā jūs tur varbūt esat izmenedžējuši cauri, bet man liekas, ka jums pat nav jēga to prasīt, ja? Jo jums ir pietiekoši dinamiska tā ikdiena, un negribas jums prasīt, vai jums ir bijuši tur kaut kādi bērni ienākšana ģimenē, vai jums ir kaut ko izmainījis baigi, un kā jūs esat izauguši no tām kā vecāki. Tā. Bet liekas, mēs ļoti īsu laiku bijām bez bērna ģimenē. Jā, un tad īsti es nemaz nezinu, kā arī mēs dzīvot divatā. Gan jau uzzināšu, mums būs 70. Bišķi ātrāk jau. Bet katrā ziņā es domāju, jūs vismaz kad jums saprotat, ka kaut kas nav kārtībā vienam vai otram, un tad ir jāsatiekās tajās attiecībās, un jūs saprotat, ka iekšēji pašam pie sevis nav kaut kas labi. Un kā neiekrist tajā, man ir grūtāk, vai kuram ir grūtāk. Varbūt jūs varat kā man reizēm patīk to teikt, mērīties ar krāniem, kuram ir grūtāk dzīve. Tas bija diezgan rupji, bet, taisnīgi. Bet, šausmīgi rupji tas bija. Nereāli. Gustavs vēl nav izsprāvis, paldies Dievam, nekādas joku šajā epizodē. Bet kā mēs cīnāmies, bet izdzīvojam šo? Man šķiet, ka mums abiem gribās, lai būtu labi un labāk. Tas ir tāds fundamentāls mērķis, un ja arī kaut kas šobrīd nav labi, nav tā, tāds es esmu un dzīvo ar mani. Ja tu man izvēlējies, es nemainīšu. Līdz ar to mēs esam gājuši kopīgi pie pāri terapeitiem, mēs esam katrs gājuši pie terapeitiem, mēs runājam ar mērķi, ko labāku, mēs esam atvērti kaut ko sevī mainīt vai uzlabot, kaut kādu attieksmi vai kaut ko, kas otram nepatīk, lai būtu labāk, jo mums kopīgs mērķis, lai mums būtu foršāk. Un tas, ko tajos 7 gados, kas ir noticis, ir daudz labāk, kā bija kādreiz. Katrs gads ar vienu foršāks un foršāks. Līdz ar to tas virziens, ko redzu, ir tāds baigi patīkami. Bet tas izklausās ļoti pateicis, ka mēs visu laiku gribam, lai ir labāk. Jā. Un tas ir, man liekas, tas ir tas, kas atšķir to parasto no neparastā. Kad tu zini, ka var labāk. Tu zini, ka kaut kur var virzīties. Bet, protams, ka tas nav tāda idealizēta. Tā ir pilnīgi taisnība, ko viņš stāsta, bet tur ir arī tā garoziņa. Mēs tiešām arī strīdamies. Mums ir tie strīdi ģimenē. Nav tā, ka nav. Un mēs abi esam ļoti ekstraverti un tādi runātīgi. Tas ir labi, bet mēs esam redzējuši pāris, kad nerunā viens no viņiem. Tas ir grūti. Jā, mēs runājam.
Tas ir grūti. Jā, arī durvis cērtu. Nē, Viņš ir Bet kaut kas stiprāk, viņš tikai pēdējo reizi, kad aiztaisa. stikls izbīra aizcērtot durvis. Kurš tu tā bija tikai viena reize. Es gribēju stikls saplēst, bet vienkārši tā kā Viņš bija sasalis, tas aizcērt durvis, stikls. vienkārši izbīra. Tad stāsts, ka tu esi ideāls vīrietis. Un tad Viņš nav, nē, mums visiem ir kaut kāds problēmas. tad cieta seja vienkārši tāds. Atver vaļā un- Slotu, cieta seja. Jo nevar jau aiziet, ir jāatsaslau. Dusmīgi skatos virsū, paskatos dusmīgi, un tad vācu krauju vienkārši liek. Es viņam pajautāju, kā nevajag šaufelīti. Paņem lielu atkritumu maisu, vienkārši biezo, tur lieku vietā un Izsanāca tā. strīds, jo vajadzēja runāt. Gabriels saka, šitā nevajag darīt, un vispār es nemaz negribēju saplēst stiklu, un redz kā dēls, kad šitā stipras cēr durvis, tad stikls var saplīst durvīm. vienkārši pārbaudīt, cik stipri var. izrulējām. Un pēc tam mums tas stikls nebija kāda laika tajās durvīs ielikts, un Gabriels katreiz nāk un skatās, tas ir tas, ko tētis izsit. Es saku, jā. Un beigās es saku Kristiānam ik pa laikam, viņi visi ir kārtībā, mēs esam salīguši, bet varētu to stiklu ielikt atpakaļ mums tā kā vajag. Viņš saka, jā, vēlreiz kādreiz sanāk, ka aizcirst. Mēs ielikām atpakaļ to stiklu. Nu, tā ir viena reize, labi, viņš tagad tā kā nepārspīlēja, bet tā bija. Bet tā bija viena reize, bet principā tu necēri durvis un tu neesi nekādā veidā kaut ko tur darījis. Bet mēs esam vienkārši diskutējuši un strīdējušies un esam arī pat nerunājuši kādu brīdi. Un tad mēs esam pārgājuši no tā posma, ka tu nerunā viens ar otru līdz tam, ka tu sāc runāt. Un tagad jau mēs vairs nav tas klusēsim, nerunāsim, bet tagad mums ir runāsim, ko tev vajag. Un noņem to. Un mums ir ļoti, ļoti jātrenējās uz vēl vienu lietu, bet man tā kā gribās arī jums pastāstīt. Mums terapeiti ieteica runāt ar es-vēsti, jo man ļoti patīk teikt, tu esi vainīgs, tu viss esi vainīgs, tu izdarīji to un vienmēr un visu laiku un katru dienu to un to un to. Un terapeiti teica, stāst ar es-vēsti. Es jūtos, ka situācija bija tāda, un es jūtos, un man rada tādu un tādu sajūtu, ka tu tajā brīdī to un to darīji. Tāpēc es jūtos tā, un tas ir tik drausmīgi grūti, ka gribās to otru vainot, bet tu stāst, kā tu jūties. Un esmu ievērojis, ka mēs tagad pārējām uz to es-vēsti, kā jūtos es šajā situācijā. Kā es jutos tad, kad tas notikās, esam sapratuši, ka ir daudz vieglāk otru sadzirdēt. Un mēs braucām uz Liepāju pirms kaut kādu laiku, un mēs runājām ar es-vēsti. Manam vīram ik pa laikam nepatīk, kā es braucu ar mašīnu, kaut kādus pagriezienus tur izņem nepareizi, kā viņam tur nepatīk kaut ko tur. Vienalga. Inženierim taču trajektorijas pareizās jāievēro. Ne, regulāri apskaldēju tos diskus un sasitu riepas un vēl visu kaut ko. Un tad tur mums tāds bišķiņ diskusijas par šo. Tad, kad viņš saka, lūdzu, izbrauc to trajektoriju tā un tā, man ir sajūta, ka man māca dzīvot. Bet, kad viņš saka, man ir svarīgi, ka tā mašīna netiek sadauzīta, tad man tāds, tas ir svarīgi. Nu, labi, tad es izbraukšu to trajektoriju tādu. Nu, tā, kad tu dzirdi to cilvēku labāk nekā, ka tu nemāki braukt, tu slikti izbrauci. Bet kas ir ar tām trajektorijām? Kāpēc jūs Ai, braucat nu tām beidz. borģojām? Tas diskus skrāpēt. Jūs taču saprotat, tas maksā naudu, tur jāčakarējās. Ko tu man esmu izdarījis? Jābrauc ir vienkārši. Es regulāri kaut kādām īrētām mašīnām maksāju par sabojātiem Ko diskiem. tu tur tagad izdarīji? Tas tā kā pilnīgi vienkārši never happened. Kad tas ir saskrāpējis kaut vienu Viņi brauc iekšā parkingā, es saku, tur zini, tur tie Es plasmas neredzēju, mums stabiņi. liela mašīna, Tu saki, vienkārši tu zini, ka tu aizķēri tos stabiņus. tiešām Neaizķēru nedzirdēju. nekādu Tu ļoti stabiņu. neaizķēru regulāri. Jūs saprotat, skaties, pēc fizikas, kad ja jūs griežat strauji, tad šīs te, viņš negriežās. Bet es turpat, kur- negribu iebraukt pretējā joslā. Tagad, zaļiet, mēs tagad griežas esam tā. Nē, es uzmanīgi vienkārši tas ir izaudzēti. svarīgi. Mēs mācām cilvēkiem dzīvot, jā? Un tu tagad saki, ka mēs kaut ko Bet nepareizi. es arī iemācīšu cilvēkiem, sievietēm dzīvot. Jūs Redzi, nedrīkstat arī. nogriezt stūrus. Jums ir jābrauc tā kā pārmalu uz iekšmalu, Nē, pārmalu uz bet, iekšmalu. tā tad labi, atkal kaut ko gudru tagad ieteikšu un pateikšu. Vakardienas sarunā man tik ļoti aizķērās tas, ko mūsu viesis teica par to, ka arī strīdos. Ir pienāk kaut kāds strīds, ja? Un vienīgais patiesais īstenībā, ar ko mēs to strīdu varam atrisināt, ir pats sevi. Ko es tā kā noliekam, pamēģinam nolikt no to, tu esi vainīgs un vienkārši. Mēs katrs tajā strīdā, kur mēs divi cilvēki esam satikušies, mēs to strīdu vispirms izrisinām ar sevi. Ko es daru savādāk? Ko es šajā situācijā esmu gatavs darīt savādāk, vai ko es izdarīju nepareizi, vai es to atrisinu pie sevis, otrs cilvēks dara tieši tāpat, un tad tas strīds vienkārši pagaist. Un viņš Tā vienkārši ir. Tas ļoti palīdz. nepastāv vairāk. Tas ļoti palīdz, jā. Man ir ļoti filozofisks atkal salīdzinājums, ka ir kvantu fizikā skaitās, ka mēs dzīvojam vienlaicīgi vairākās realitātēs. Tas nozīmē, ka ir iespējams, ka tu dzīvo vienlaicīgi realitātē, kurā tu esi tas, kurš brauc uz tās borģūras. Kvantu fizika, tu pieminēji inženieru. Man liekas, Kad tu šādi izdzīvo to dzīvi, saproti, ka ja tev kaut kas ļoti triggerē, tad kaut kādā realitātē tu to arī dari.
Bet tas bija pat dzīvējām apakaļ. Tas bija joks. Ejam risināt šo ten tomēr pie sevīm katrs. Jā. Mums ir tāds... Mēs jau esam pie beigām. Cik vispār laiks ir? Man nav jāsaka, es jau kādu brīdi apakaļ apsījos to pulkstenī. Mūsu noliktais kaut kāds izdomātais laiks tuvojās noslēgumā. Mūsu beigās parasti 2 jautājumi. Un 2, jā. Katram? Katram. Kopā katram. Kādi? Pirmais ir, ko jūs novēlētu tām citām ģimenēm, kuras varbūt jau grib, lai ir labāk, varbūt jūt, ka varētu būt labāk, varbūt vēl viss ir vienalga. Ko jūs tāds novēlējums no jūsu ģimenes citām ģimenēm, kas klausās šo podcastu un domā, ģimene aug, kur tas vispār nozīmē, kur tur aug, priekš kam kaut ko darīt? Tu vienmēr labi runā, pastāsti. Padomāt, tu vari padomāt par otru jautājumu, kas ir tas, ko jūs gribat atstāt saviem bērniem. Varbūt uz to jums ir vieglāk atbildēt. Ko jūs gribat iemācīt savam bērnam? Mēs varam ar pirmo sākt, vai tu gribi otro sākt? Sākam ar pirmo. Tātad, ko novēlēt? Ļoti. Jā. Runājot par ģimeni un par bērniem, šajā brīdī dzīvē jau esmu noteikti 100% sapratis, ka nekad nevienai lietai nav īstais brīdis. Un arī bērniem vai kaut kādiem pasākumiem vai kopīgi pavadītam laikam nekad nav īstais brīdis. Bet vienkārši to vajag darīt. Un vajag tā kā domāt, es tur uzbūvēšu māju un tad būs ģimene. Nē, vajag vienkārši taisīt bērnus agri, vajag precēties agri. Ja tas ir iespējams, vajag... Jā, bet tas vienkārši ir, tā kā... Nemeklēt taisnību. Darīt. Vienkārši dari. Darīt, negaidīt. Vienmēr ir iespējams. Jā, negaidīt īstos brīžus, es teiktu, tas ir viens, tāpēc, ka viņi nepienāks vai ļoti vēl var pienākt, vai atnākt citādā, kā mēs gribam. Tas būtu viens padoms. Un otrs man šķiet, ka, ja attiecībās kaut kas nav labi, tad to abiem apsēsties un pajautāt, vai tiešām mēs gribam labāk, tad arī meklēt iespējas labāk. Vai uztrenēt ChatGPT terapeitu, vai iet pie terapeita, vai vienkārši iemācīties runāt, kas ir grūti bez trešā. Ar mediātoru ir ļoti viegli iemācīties runāt. Savukārt bez mediātora pašiem mēs sev nedzirdam, grūti iemācīties runāt. Tas ir labs jautājums. Un viņš ļoti loģisks tas jautājums, vai es gribu labāk. Un ļoti loģiski ir atbilde, jā, es gribu labāk, vai tas, ka es nomainīšu partneri, mainīs to, ka būs labāk. No sevis jau neaizmuksi. Partneris jau ir tevs spogulis tavam temperamentam un personībai. Bet tā apziņa arī nāk diezgan dažreiz grūti. Jūs esat pamanījuši, ka bieži vien abi labi, tā varētu teikt. Destruktīvās attiecībās abi ir labi. Abiem ir kaut kāds izpausmes. Līdz ar to mēs jau piesaistām tos cilvēkus sev dzīvē, kāda mēs esam, un līdz ar to novēl to vainu uz otro pusi, kāds viņš tur tāds briesmīgs, un es tikai esmu ideāls, un tagad nomainīšu attiecības, visticamākais. Kā es tāds ideāls atradu, tik briesmīgi jautājums? Jā, līdz ar to es vajag sākotnēji pieņemt to, ka jūs apmēram esat vienādā līmenī, sačakarēti vai destruktīvi. Un tad mēs abi kopā gribam kaut ko labāku. Un tad abi kopā risinām šo. Destruktīvs pievelk destruktīvu un var kļūt konstruktīvi. Nē, bet kā tu taču pievelc pretpolu pievelkās, vai ne? Bet man šķiet, ka katram cilvēkam ir kaut kādas daļas destruktīvas iezīmes. Gan man, gan tev, gan jums arī. Nē, mēs esam perfekti. How dare you? Piedodiet, visiem izņemot jums. Visiem ir kaut kādas destruktīvas iezīmes. Bet jā, es vispār ļoti, ļoti piekrītam, ko tu saki. Un vēl arī no tāda skata punkta, ka viens, ka mēs kopā strādājam, bet otrs ir, ka mēs no sākuma saprotam, kas mēs esam, kā mēs gribam, kas mums ir svarīgi, kas mums nav svarīgi. Kaut vai saliek uz papīra, ja nekā citādāk nevar. Esmu sapratusi, ka dienas grāmata vispār baigi labi strādā. Tu kaut ko uzraksti, un tu pēc tam izlasi un domā, un tad tu tā kā mēģini izdzēst vai mēģini pārrakstīt kaut ko labāku, un tā ir kā pašterapija. Tāpēc saprast, kas ir vispār tev šajā dzīvē svarīgs un kā tu vēlies viņu virzīt uz priekšu. Un tad, kad tu zini, kas tev ir svarīgi, tad jau tu vari kopā ar partneri par to diskutēt. Un es ticu, ka mums visiem izdosies. Jā, jo tas mazais bērns jau nezina, ko viņš grib, bet ja viņš ir pasēdējis, papļāpājis, pārisinājis kaut ko, tad jau viņam izdodas aiziet kaut ko tālāk. Mēs iepriekšējā sarunā par to mazo bērnu. Jā, iekšējais bērns. Jā. Aktuāli viņš visu laiku, viņš man sako. Kāpēc viņš vēl nav izaudzis? Viņš, lai saņem, es jau tik liels un viņš vēl tik maziņš. Bet, otrais jautājums, ko jūs gribētu novēlēt saviem bērniem? Novēlēt, iemācīt? Jā, iemācīt, novēlēt, atstāt. Katrs tāpat atbild tā, kā viņš dzird.
Es domāju, man ir daudz sajūtas. Es tikai domāju, kā viņi skaisti ietērpt, un tagad tu saki. Neesmu gatavs šādam jautājumam. Tāds dziļš, liels Īsumā dziļš var padomāt, jautājums. Mēs parasti novēlam kaut ko arī beigās paši mūsu viesiem, un es dzirdot to, ko Dora stāstīja par tām atmiņām, par savu ģimeni. Es novēlu jums tiešām ar savu bērnu vai bērniem, kā būs lemts, veidot šo brīnišķīgo saikni un to ģimenisko sajūtu, jo jā, es atceros, kad runāju ar meiteni, kur arī ir augusi 4 bērnu ģimenē, un viņa teica, viņai bija 14 gadi tajā brīdī, un viņa teica, ka viņa nekad negribēs bērnus. Viņa nekad negribēs, jo viņa ir redzējusi, cik daudz tas ir prasījis no ģimenes kopumā, no vecākiem un redzot savu mammu. Un man pilnīgi tirps pārskatījā tajā brīdī, jo man jau tad es gaidīju 4. bērniņu, un man bija tik jocīgi to dzirdēt. Es domāju, ka es tiešām negribu, lai mans bērns kādreiz tā var pateikt. Es gribētu, lai viņš būtu. Es gribētu, lai mani bērni varētu pateikt, tā kā Dora, tu pateici, ka tā ģimene ir bijusi kaut kāda milzīga svētība, milzīgs spēka avots, kur gribās doties, kur gribās būt, kur gribās pavadīt to laiku kopā. Un es novēlu, lai jums izdodas arī ar visiem saviem grafikiem, nākotnes plāniem un vispārējo lielajiem mērķiem atrast to laiku, lai jūs varētu izveidot šādu ģimeni, lai visi gribētu sēdēt. Es pievienojos savam novēlējumam, bet es gribētu izcelt vienu ļoti svarīgu lietu. Viņa pateica, ģimenē ir spēks. Un es domāju, ka Dorai arī pagāja laiks, kamēr viņi ieraudzīja to spēku, kamēr viņi ieraudzīja to vērtību, kamēr viņi tomēr teica, labi, es iešu arī mammas ceļu, un es arī jūtu, ka tas ir mans un man jāiet. Un man liekas, ieraudzīt to spēku, ieraudzīt to brīnišķīgās lietas, ko ir devuši arī to vecāki, ja viņi tur nav bijuši, vai tur ir kaut kādas situācijas bijušas, jo man ir ļoti daudz cilvēku apkārt, kuriem es saku, arī manā dzīvē daudz, kas sākās ar to, ka es pieņēmu un kļuvu ļoti pateicīgs saviem vecākiem un ieņēmu konkrētu bērna pozīciju pret viņiem, kur viņi man vecāki, es viņiem nemācu dzīvot. Paldies, ka jūs man devāt dzīvību. Devāt dzīvību, atvedāt tik tālu. Tālāk es radīšu. Un man liekas, ka tas ir arī ļoti svarīgi visiem atcerēties, ka spēks ir tur. Un arī tevi runājot to, kā tu brauc pie vecākiem un kā tu to, tas tik jauki skanēja. Un, jā, lai jums izdodas. Bet es izdomāju. Paldies tev par novēlēm, lai piepildās ikvienam. Es izdomāju, ko es Gabrielu novēlu. Man tā doma, kamēr mēs visi par šo diskutējām, man atnāca. Un tas galvenais ir novēlējums viņam saglabāt savu sirdi. Tāpēc, ka dzīve notiek, viss notiek apkārt, un atnāks viens un iekakās dvēselē, un atnāks vēl kāds un salauzīs sirdi. Un viņš aizies sabiedrībā un dzirdēs kaut kādus nostāstus, kāds viņš ir, vai kāds viņš nav, vai kādam viņam vajadzētu būt. Jā, tieši tā, bet pašā pamatnē es ļoti, ļoti, ļoti lūdzu gan Dievu, gan mūs ar vīru, lai mums izdotos viņam radīt sevī to pārliecību, ka sava sirds ir ļoti svēta un tā ir jāsaglabā. Tas viņa pašvērtējums, pašcieņa, tā viņa skats uz dzīvi, tās viņa vērtības, tas, cik viņš ir superīgs cilvēks. Un es ticu, ka viņam tas izdosies. Mēs gribētu, lai viņam tas izdodas. Jūs pie tā strādāsiet. Es ticu, ka jūs ar gudrību un mīlestību varēsiet to izauklēt, izaudzināt un iedot viņam to pārliecību, lai mums visiem tas izdodas. Lai mums visiem tas izdodas. Paldies jums! Paldies! Novēlēju neko bērni. Es kaut kādas pāris domiņas atnāca. Es no tāda ultra, kaut kur angliski runājoša, ultra veiksmīga cilvēka dzirdēju pensijas vecumā. Teicu, kad tu esi veiksmīgs tad, ja tev pieaugušie bērni grib ar tevi pavadīt laiku. Jā. Un tad es vēlētos bērnā ielikt tās vērtības, lai viņš pirmām kārtām tiek dzīvē galā pats ar sevi, bet iemācīt bērnu dzīvei, saglabājot to, ka viņš grib pavadīt laiku ar tevi. Jo skaidrs, ka var uztaisīt bērnu veiksmīgi dzīvē tādā stingrā disciplīnā un varbūt tādos dzelžainos apstākļos. Viņš varbūt ļoti labi performēs, īpaši darba tirgu, jā, vai karjerā. Bet atstāt to siltumu, ko Dora saka, lai viņš ir pats, lai viņš ir personība, gatavs dzīvē un arī saglabāt attiecības ar bērnu. Paldies, vīriņ. Tas ir par to, man liekas, labi. Jo, ja kādam liekas, kas tur vēl būtu labāk, tad šis arī tāds strādāt pie sevis, strādāt pie sava rezultāta tajā materiālajā pasaulē,
lai tev ir, kur viņu uzņemt, vai tev ir, man arī tur visādi sapņi, kā es izdarīšu tā, ka vismaz bērni brauks tikai pie manis. Sev. Jā, tas ir tāds Sacelšu atrakcijas parkus. Jā, lai viņiem katram sava istaba, lai viņiem kopīgs liels galds. Jā, es būšu pats robā, es spēšu, man smadzenes strādāt. Labi, te par to. Tev izdosies. Paldies jums, liels draugi. Paldies. Ļoti skaisti, man liekas, ļoti daudz tādas vērtīgas atziņas man personīgi. Negaidīti, dziļi un labi mēs izrunājām. Un, Viņš teica, ka vajag aicināt Doru. es tev pilnībā Paldies. piekrītu. Es kā, vienkārši es tikai, Tu vienkārši nāc uz piedzīvojumu, nezinu. es esmu piedzīvojis. Jā, labi, tad tiekamies nākamajā epizodē. Subscribe, kā Maija saka, like and subscribe. un paldies. ģimene aug. Vai Lai ģimene aug. tikai kā jūs gribat. Mums vienalga. Labi, paldies jums, ka Paldies. klausaties. Čau. Atā. Lai izdodas. Čau. Čau. Čau, čau. Kot. Vai arī nē. Vai arī nē? Pareizi, mēs tagad esam pie kopildes. Tagad var tuvāk pieiet bišķi. Var? Nu, tad kaut ko smieklīgu vajag. Kristiāna. Kāda joka izstāst. Es varu izstāstīt joku par to, ka pēc sievietēm ir augsts. Aiziet. Sievietēm, kāpēc ir augstāk nekā vīriešiem vienmēr? Tāpēc, ka Dievs jau bija paredzējis, ka jums jāstāv pie plīts. Tuvāk. Es nesmaidīšu pie šīs vilnas. Nu, viss būs labi, es domāju. Otrs joks ir par mazāk kājas izmēru. To tu Kāpēc? vari Tuvāk jums pie ir- plīts. to es Es šito negribu to- dzirdēt. Šis man vispār nepatīk. Šitie puiši jau klausās katru reizi tos joks. Tāpat smējās aiz pieklājības. Šodien sievē obligāti.